Tā pārbūšana, Dievs, cik labi tā ir ideja. Ļoti labi ideja, ka jūs šitos taisat. Tā pārbūšana? Jā. Labi, tagad mēs kļūstam oficiāli, jā? Mums tagad ir Dārgie skatītāji, pie mums šovakar ciemos. Bezlimita sarunas. Bezlimita sarunas, jā. Nē, es nezinu, kā tas izvērtīsies. Jūs esat pirmie, kas atnāca, atsaucās, un paldies tev, ka ierakstīja jums jau tas alķīmija. Jā, man ar alķīmiju. Jā, tu tā mums baigi pateiks. Jo es tikko, kā tieši nav daudz, ko es tagad lasu. Kādreiz es baigi daudz lasīju, šobrīd vairs nelasu. Bet tieši šī gadā izgāja cauri visām Paulu Koelju. Jā. Es izlasīju visas viņa grāmatas, izņemot to par kazino, kas man nenorezonēja, ka es negribēju viņu lasīt. Kaut kāds viens bija tur par kaut kādu. Es arī esmu diezgan daudz palasīju. Vienkārši viņam izgāja cauri un tas alķīmiķis. Jā, un tas par to stāstu, par to alķīmiju, par tām jūtām, par to visu. Un mēs ar Ines, tas, ko mēs sapratām, mēs paši esam daudz ko, visu kaut kur gājuši, dažādos pulciņos bijuši, garīguma tēmās. Un mēs tagad nonācām pie tā, ka sapratām, ka visdziļākās transformācijas lielākā alķīmija ir pārēja. Tādēļ mēs esam nonākuši. Jā, tas ir tāds vispilnīgākais, vispilnīgākais. Tur ir kā guļamistaba. Tas, ko teica. Tur ir guļamistaba. Te nāk guļamistaba. Jā, jo guļamistabā tā kā divi paliek. Tā kā mēs divi paliekam. Tad tur tikai patiesība runā. Jā. Falšums nevar. Tu var aiziet, sadirst visādos pulciņos, saplēmojos, tur zin kā. Jā. Mēs varam baigi meditātori. Mēs varam visu pārvarēt. Jā. Mēs tur varam aiziet kaut kur citur no tribīnas runāt. Arī teātrī varbūt mēs varam uztaisīt vienu tēlu. Tagad durvis ciet. Tā ir. Tad runāt. Un tad tur rodās tas patiesam. Bet zin kā, es pat līdz tam patiesam, kā mēs ar Mateisu to saucam par dzīvo garīgumu vai dzīvo tradīciju, tu tajā nonāc tad, kad ir daudz bērni, piemēram. Jā, jo mums kopā ir 11 bērni, un es saprotu, ka mēs esam darītāji, mēs nevaram amot, kā un galā tas ir ļoti viegli. Pamēģini dabūt harmoniju ģimenē. Pamēģini tā kā uztaisīt sevī tādu iekšēju alķīmiju, ka mēs spējam tā kā harmoniski, piemēram, kopratīt. Tas garīgums priekš manis. Tas viss, tas tāds baigais process, kurā mēs savukārt esam izkapājuši ritīgi, lai nonāktu līdz tam visam procesam. Tāpēc mēs, mums interesē darītāji, bet jūs arī, piemēram, jūs kolosāli dzīvojat. Tā kā, jums bērni, jums dēls ir uzaudzis, es pieļauju, visās pasaules malās, kopā ar jums braukājis, un tas vienkārši jūs jau esat, tā kā tāds iedvesmojuši piemērs, tāpēc, ka jūs reāli dzīvojat, jūs rātat. Es labi dzīvoju. Jūs labi dzīvojat. Jūs ļoti labi dzīvojat. Jūs tikko kā pa visai pasaulē pastāstījāt, visai Latvijai, ka jums ir māja Balī. Ir māja Balī. Jā, un tur jau sakrā, arī es pamanīju, ka tie latvieši jau tur komentē, arī kritizē. Tos, viņa man stāstīja. Jā, tos, kuri labi dzīvo. Dažiem tur tā, es jums nevaru palīdzēt. Jā, jūs tur pie teātrim vēl tur savācāt naudu, un tagad par šito naudu tur to māja Balī. Bet, laikam tas, kas mums interesētu, ir, kā jūs satikāties? Jā, es tikai gribēju pateikt, tu pirms tam teici, ka jūs daudzos kursos un visādas garīgās mācības ir apgūtas. Es arī pa visādiem kursiem esmu skrējusi un izskrēdīsies. Atšķirībā no Enriko, kurš nekur nav gājis. Bet viņš ir mans viedais, gudrais guru. Lai ko es būtu pamācījusies, sagrābstījusies finālā, manī izkristalizējās tas, ko viņš vienmēr ir teicis. Vai pa vienu tēmu, vai par otru, vai par trešo. Es uzskatu, lai kur es skrietu un ietu, viņš ir viens no maniem lielākajiem garīgiem skolētājiem. Nekur neiedams, nekur neskriedams, viņš tāpat visu zina. Varbūt viņam ir ļoti sena dvēsele, varbūt vienkārši gudrs cilvēks. Bet es tikai, kāpēc tu neklausies? Tas ir tā. Es tev neklausos, viņš man pasaka. Nav tikai mani, vispār tu neklausies. Tu nāc pie joga, meditācija. Es stāstu katram reizi, viņa ir sanervozēta. Bet tu nāc meditācija, joga, un tu turpināt sanervozēt. Lietas lietā to, ko esi apguvusi. Tad es saku, tas nekas strādā ar mani. Nekas nestrādā. Kur tu rodi to? Nē, es tikai stāstīju, kāpēc viņa ļoti ātri nervozi. Jā, ir temperamenti, bet temperamenti mums ir stāstīja arī teātram. Tā kā tu nāc uz skatuve,
tev ir butterfly, tauriņā, no, bet Mēs to saucam par mandrāžu. Darbs ir darīt tā, ka visi nāc uz vienā virzienā, nav, ka būs kaos, ir labi, ka ir kaut kāds iekšā, ka tu man skatu vai dzīve vispār. Bet nav kaos, bet vajadzīgi kontrolēt tā. Tā kā visa enerģija nāc uz vienā virzienā, nav, ka būs. Vai tev ir kaos iekšā? Ines prasīja, no kurienes tev tā gudrība? Jā. Pagaid. Viņš tiks līdz tam. Tas ir stāsti. Un mums ir tā, ka, labi, tas bija no bērnībā, arī tā, kā es stāstīju no mūsu tēti, ka, mūsu māciet tā sēdēt mierīgi, tas ir, arī skolā mums bija tā. Šodien skolā es reizu arī mūsu dēļas Dante skolā visi dari, kā gribētu, bet mūsu laika, mana bērnībā skolā, tur bija skolotāja, un tu klausi, un viss, tā nebija alternatīva, vai ne uzreiz bija, tā nozīmē, ka viss šito nāca no dzīve, bet es mācīju no dzīve. Viņa nāca kursiem, joga, nemāca, neklausies. Es neko nemācos no dzīves. Ne, ļoti maz. Katra reize tu saki apmēram no 0. Apmēram no 0. Es stāstīju. Sanāk, tu mācies vienkārši no dzīves, tāpēc tu vienkārši dzīvos. Nē, es tikai meklētu, kur ir labāk māc. Ir labākais trakot, kā es nervozēt līdz tā, vai ir labākā, ok, labi, tagad sēdēt un domāt, ko dārī. Jāsaka tā, ka mēs esam kopā 30 gadus jau, bet mēs esam ļoti atšķirīgi. Nē, bet varbūt tas atšķirīgais mūs arī vieno. Mēs ļoti bieži vien pat viskurēji, ja? Šodien tā ir retā reize, ka mēs nākam divatā vispār kaut kas starpība. Tā kā šis ir īpašs. Nē, ir starpība caur upe un uguni. Nē, upe un lagu, ezerīs. Ezers, jā. Tas ir ezers. Es esmu vairāk kā upe. Es stāstīju katram reize. Dzīve kā upe. Tev ir ūdens uz priekšā. Kaut kas nepatīk. Dzīve kā upe. Ūdens nāc. Tur būs jauna ūdens. Bet ezers ir viena ūdeni. Ūdeni ir tā, kur sēdē. Nedari, stāv. Jā. Un pēc tām ir, problēmas, kāpēc vai ūdens stāvi tur pa ilgi, pēc tam būs sēne, būs... Es domāju, ka tu man lielīs, tu man kritizē. Nē, es nekritizēju. Es stāstīju. Kāpēc tu to uztvēr kā kritiku? Nē, dzīve laba, ka šito... Man vajag incentēt. Dzīvē, ka tu tā kā, zini, ūdens uz upe, iekšā upe. Viņš plūst. Jā, mainīt, katram reizi mainīt, kaut kas jauns. Un tev tā sajūta, ka daci vairāk, viņi tā kā ezers, kur... Viņi grib tā kā... Nav gribat, bet dzīve tā. Viņa ūdens nāc iekšā, ezers. Un tur sakrājās. Jā, tas ir tas dzīve vairāk kā... Un viņa man neklausīs. Viņa katram reizi vienalga, viņa pa daudz. Ir kaut kas, ka nepatika un pa daudz doma par tā. Pa daudz kritizēt viņam. Un šita mēs nedaram labi. Nē, mēs darām labi. Visi patīk. Var darīt labāk. Tā viņa upes ideja ir tā, ka, lai kas tev dzīvē nāk, tu esi kā novērotājs, ka tā upe nāk un iet, un ka nepieķerties nekam. Tādā ziņā viņš to upi cita. Un ūdens tu paņem tā, ka ir labāk. Tā, ka nav labāk. No tā ūdens tu paņem to, kas tev ir noderīgs visam pārējiem. Un tas ir no kur mans... Pirmā jautājums bija, no kur te nāk? Es vācu visu pie sevis, viņam šķiet, ka es visu emocijas pārdzīvoju, cilvēks analizējas, kaut ko domājas, tur iespringstu, ka viņš domā, ka es sarežģīju lietas. Nē, es nedomāju. Viņš saka, vajag dzīvot vieglāk. Vajag dzīvot vieglāk, ka tā beidzot mēs sapratām tavu jēgu par to tavu upi. Nav tik sarežģīts. Lietas. Man jautājums tev, Enrico, kur tu esi, kur tu to apguvi, kā tu nonāci pie tā, jo, zini kā, es teikšu godīgi, es arī tiem visiem pulciņiem esmu gājis cauri, un es gāju uz tiem pulciņiem neaiz tam, ka man bija viegla dzīve. Nē. Un tur bija tas jautājums, kas man vienmēr fascinēja, un es pilnībā tev piekrītu, ka viss ir daudz vienkāršāk, mēs ar Ines esam sapratuši, viss ir daudz vienkāršāk un nevajag sarežģīt. Jā. Kur tu uzķēri to visu, un to? Zini, protams, ka, vai es domāju tikai par manā dzīve, pārasta, vienkārša dzīve no bērnībā. Protams, mums bija laba ģimene, man tēti domā par visiem, par mana mamma, par visa ģimene, un tā bija cita laika. Viņš bija arī ļoti augstā pozīcijā, viņš bija ļoti gudri vispār. Tavs tēvs, jā. Mans tēvs, jā. Kas viņam bija par pozīciju? Viņš bija inženieris, bet viņš bija divi lauri, divi diploms, lauri, universitāte diploms. Viņš bija 30. Pusmīnus par sapratu. Jā, viņš bija inženieris, bet
Viņš bija Venēcijas viens no 4 galvenajiem pīlāriem, bez kura paraksta vispār pat puteklītis netika izmainīts Venēcijā. Nē, viņš bija ļoti augsta karjera. Un ļoti ātri viņš bija galvenā direktors. Viens no Turīna universitātes. 30 gadus viņš bija Turīnas universitātes direktors. Tātad tēvs bija svarīgs. Un pēc tam karjerā bija ļoti augsts. Tā, bet labi, ģimene bija. Protams, dzīvē, bērnībā, protams, man nebija grūti. Man nebija, bez naudā, bez nekās. Tas nebija tikai mandarīni vienreiz Ziemassvētkos. Jā. Tas arī ir, protams. Tas ir mūsu stāsts. Jā, cepti kartupeļi no katru dienu. Jā. Man mājās bija kartupeļu grāmata 96 dažādi ēdieni no kartupeļu. No, jā. Bet redzi, šitā es domāju, ka... Nē, atvainojiet. Es domāju, ka mums... Nē, es ļoti labi zinu. Mums bija 4 valrieksta paciņi. Zini, es biju šeit Latvijā 30 gadi apakā. Tā bija cita dzīve arī šeit. Tā bija cita Latvija. Es ļoti labi zinu, ka bija. Un zini, no otra puse, tur ir starpībā caur divas pasauli. Otra puse arī šita sistēma nav slikti, kāpēc teorētiski mācīt tevi, ka dzīve bez nekas, abi divi. No viena puse, vai tevi ir pa daudz, pēc tam šodien, piemēram, tu redzi jaunieši šodien, jauna paudze, vispār viņi ir pa daudz. Visi viņiem ir pa daudz. Viņiem ir pa daudz. Un viņi nezina, ko dara. Kāpēc Zin kā, krievu valodā tāds labs teiciens atžīru biesimся. Tas ir tā kā pa daudz. Es saprotu, viņš ir krievi saprot. Nerunam. Ka pa daudz trauku, grasi. Nē, tā ir. Pa daudz tauku un paliek slikti. Jā. Tas īstenībā tas jau tā kā cilvēks vairs nezin, ko viņš grib. Viss jau ir izbaudīts, viss jau ir izmēģināts. Tieši tā. Un plus ir arī ātrā, šodien ir citāda, kāpēc šodien ir telefons, internet, tīklā un visi gribat viss uzreiz. Viņi nevar gaidīt stundā, 2 stundā. Angļu valodā ļoti labs ir tas instant gratification. Jā. Tas ir mūsu diena lielākā problēma. Šita nebija mana bērnībā, kāpēc mums gaidīja, mēs vēl rakstīja vēstulē un mēs gaidīja varbūt mēnesi, tā kā bija atbilde no otra pasaule. Tā. Bet labi, tas nozīmē, ka nav, cik bija tāda dzīve no bērnība. Nemainīt, kāpēc viņa arī nebija, viņa bija otra puse, bet abi divi mums šodien laba dzīve. Es domāju, ka tas viss nāc no iekšā, no tevi iekšā. Un vai tev patīk kaut kas? Tas ir arī lucky strike, veiksmīgi. Vai tu atrod uzreiz tava galvenā mērķis, vai primāra mērķis, un tu nāc pie tā, te būs vienkārši. Tas ir, protams, nav visiem ir tā, es gribu darīt šito, un viņi turpina, nav visiem. Man bija tā, bija mana veiksme vispār, ka es zinu no bērnībā, kā es gribu darīt, man patīk daudz teātri, pirms man pats triki. Pēc tam teātri ir forši, es gribu bērnībā to zināju, tas no bērnībā, es saku trikiem no 8 gadi, bet teātrā, kā es saku, mācīt skolu. Enrico ir Boloņas teātra doktors, viņš ir beidzis. Viņš ir teātra vēsturnieks, aktieris, režisors, viņam teātrs ir viņa pamatā. Es strādāju šeit, protams, vairāk kā iluzionisti, kāpēc kā 30 gadi apakā es varu darīt tikai šito šeit. Bet principā es esmu teātra direktors, man bija arī teātra kompanijā Turīnā, es biju teātra direktors. Vienalga. Man patīk, tad, ja manā sfērā es uzreiz saprotu no bērnība. Nav visiem, protams, ir tik viegli. Es uzreiz pajautāšu, kā ir Dacīta tev? Tev arī tā bija, ka tu zināji? Es zināju no bērnības, ka es gribu dziedāt un es būšu dziedāt. Es vēl joprojām to zinu. Bet es esmu pieslēgusies 30 apakaļ vīra sapņu realizācijai. Uzņēmus viņas par saviem sapņiem. Bet ne tikai. Tu esi ļoti... Tāpēc mums tā sfēra, skatos māksla ir. Bet es jau tā drosmīgi jau sāku paziņot, un tomēr 26. gada 6. februārī būs mans koncerts. Un nekas nedrīkstēs. Būs beidzot. Tāpēc, ka es visu laiku, es arī ceru, tāpēc, ka visu laiku kaut kas cits ir svarīgāk. Es vienot sakot, Enrico paveicās ne tikai zināt savu mērķi, bet viņam paveicās, ka viņam 30 gadus apakaļ nostājās pie pleca sieviete, kur teica, lai ko tu darīt. Nē, tikai tev patīk arī. Viņam patīk skatuve. Viņa tā kā ļoti labi apsver. 30 gadu apakaļ. 30 gadu apakaļ. Varbūt tieši tādēļ, ka tu nesaliec kopā ar to savu sapni, varbūt tādēļ tu esi kļuvusi par azaru, ja tu tagad pievienos to savus sapņus klāt, jo es skatos, ka Enrico atbalsta tavus
sapņus? Viņš atbalsta, bet viņš man netic līdz Es galam. neticu, es neticu, kāpēc viņa bija 30 gadi dārīja tā, bet viņa nedara. Zini, vai es strādāju kā, piemēram, kā sportists? Nu, tāpēc, ka... Es domāju, labi, sports un Nezinu, Tāpēc, ka es ar to nav- dziedāšanu nevaru neko nopelnīt, un tāpēc, ka tā ir man kaprīze. Un kā es tā, Kāpēc? Nu, ir taču pasties... Pagad, vai tad tev vajag tikai nopelnīt, taču nē. Nē, bet saprot, ja es tagad ielikšu to 6. februāru, ka man tagad būs tas mans koncerts, ar kuru es visdrīzāk neko nenopelnīšu, jā? No. Es izdāļāšu Un- draugu bet biļetes tu būsi draugiem. piepildījis Un to jā, ja viņam atnāks tagad mūsu pieprasījums uz Dienvidāfriku strādāt kaut kur un būs jābrauc visai Alternatīva komandai. tu vari atrast, nav tā. Nebija neviena reize. Viena reize viņi arī... Klausies, es gribēju paturpināt, Jā. ka iespējams, ka ja tu realizēsi tos savus sapņus, neatkarīgi no tā, vai tu nopelnīsi vai nenopelnīsi, jo tev taču ir fundaments, kurš Man ir nopelna. fundaments, tieši tā. Tad, ja tu realizē tos savus sapņus, tad iespējams tu sāc tā kā lausties ārā, un tas ezers pārtop par tādu upi un aiziet. Tieši tā, varbūt tieši tāpēc. Zini, kas vēl paliek? Riko, un man liekas, tajā brīdī Jo man vairs ir kaut kā nebūs. tā sajūta, ka pietrūkst Ir, jā, man tas tavs tā. pipars, tāpēc Jā. tu nevari būt upe. Jā, Jo, zini, kā tajā brīdī arī pārstās iet uz pulciņiem visiem. jā. Nu, tur, kur nekā Meklēt nav. laimi. Jā. Nē. Jo- Un bet- man ir aizdoms, ka tu pat esi ieņēmusi galvā, ka tev kaut kas priekš viņam. Man liekas, viņam Visu nav laiku nekāda jābūt. pretenzija, ka tu pret Nē, bet sevi. ir reizi, kur ir Jā, starpība. varbūt šodien mēs tāpēc satikāmies. Tur Varbūt ir mēs arī- pie kaut kā jēdzīgi. Varbūt kaut kas būs jēdzīgs. Jā, Tu redzi- Alķīmija. Tur ir arī tavā, kur tu, Nu. how you put your energy. Kā es lieku Kad- savu jā, enerģiju, kā es jā. virzu savu enerģiju. Jā, kāpēc Nu. reizi dāce, viņa enerģija nāca Es pa viņu labi un sadālu. pa kreisi. Es viņu izdāļāju, es viņu Visa mana izdāļāju. dzīve, mana enerģija nāca vienā Jā, viņš virzienā. nekur neiet, viņš Nē, man savus- patīk teātris. Es zinu, kā man patīk teātris, man patīk ilūzionisms, man patīk vispār performance. Nu, viss arī kino man patīk. Nu, Kino, jā. Jā, viss, kā es darīju, es mācīju tādā sfērā. Es mācīju nav tikai kā aktieris, režisors. Vienā brīdiņā Itālijā arī man bija ļoti laba kurs, viens gads sponsorizēt no Eiropā. Par dublieru. Dublieris, jā, kino. Voice over, tā tālāk, Balss kino dublieri. dublieris. Jā. Bija foršīgi, superīgi, es mācīju kaut kas, bet tādā sfērā. Es strādāju kā režisors, aktieris. Es mācīju nāc tā kā mīms arī. Es arī mācīju nāc uz garam kājām. Kāpēc gan ne? Street theater. Es daudz mācīju par itālu komēdiju dell'arte maska. Es nācu Itālijā pie labākiem aktieris, kas strādā ar maskām un tā tālāk. Tā bija viena virziena. Bet viņa grib darīt visu. Es saprotu, tev patīk, tu dari ļoti labi. Bet enerģija, zini, nāc 10 šeit, 20 tur, 30 tur. Finālā mums ir 100%. Mums nav 200%. Procentuāli ir tāda. Es pareizi saprotu, Dacī, tagad tas viens, kur tu gribētu likt to enerģiju, tā ir tāda dziedāšana. Ir jau daži Viņa gadiņi, uz patīk. kur es jūtu, ka vai nu tagad, vai nekad. Jā. Un, ja es to neizdarīšu, tad es miršu. Kāpēc? Man pēdējā vārda būs, kāpēc? Es nedziedāju. Viņa grib, es saprotu, es Jā, tas man vienādi sakot, es nekad neesmu levitējusi metru virs zemes, es neesmu atradusies laimīgajā zemē burju triku radīšanas laikā. Nesaprotu. Es tikai dziedot mūziku, es tikai jūtu, ka Bet es tā nozīmē, levitēju. bet redzi, tā nozīmē. Man patīk triki, man patīk visas programmas, man viss patīk. tu baigi Šie ir jauni labs Jā, atklājumi. bet vienalga viņa nedarīja. Kāpēc, kad saprotu, Pilnīgi kāpēc? aizraus. Es Man liekas, daru. Dacī, mēs tev varam palīdzēt realizēt tavu sapni. Es domāju, Kas, jūs mājās par šito esat runājuši? Nē, viņa gribat, bet viņa nedara. Es jūtu, ka tā notiek saruna kaut kāda. Spriedzi. Mēs arī zinām, ka Mēs jau jūtam, mums tā slēdzās. Es domāju, ka mēs varbūt iedosim virzienu. Jūs Bet nav nekas pret mani. Ka var katru reizi kaut ko atklāt. Kāpēc tādā mūsu sfērā? Tas nav tā, kā... Vienot sakot, viņš nav Karabas Barabas, kas man neļauj izpaust Nē, manas bet mūsu domas. sfērā Galīgi nav. Bet nedaudz ir. Nav tā, kā, es nezinu, banka direktora. Vai tu gribi strādāt kā banka direktora, tev ir konkurss, tādai konkurss, te tālāk. Nu, bet ja es iešu Mūsu uz- sfērā ir, vai tu dari, vai tu nedari, bet dari nozīmē trenēt, dari visu, tā kā es sagatavoju mūsu jaunu šo par hipnozis. Viņa ļoti labi zina, kā es strādāju. Katru dienu, kad man bija brīvā laikā, es meklēju kaut kas jaunu informāciju, es mēģinām, mums ir vieta mājā, kur mēģinām, viņa var arī mēģinām dzirdēt tur. Es darīju visu un sagatavoju šo, un pēc tam es mēģinām uzreiz, mēs organizēt vienu šo pret visiem. Tā mēģinām. Tu man piedāvā dziedāt hipnozes šovā. Nē, es piedāvāju tevi Ka visi būs aizmiguši? sagatavot tava koncertu, mēģinām arī mājā brīvā Bet laikā. tas nozīmē, ka man būs Nenāc mazāk vienā- laika tev.
Nē, tu būsi maza laika tevi. Kāpēc tu nāc viena reize nāc pie meditācijā, otra gong, otra joga. Tas viss ir ļoti labi, bet laika ir vienāda. Laika ir vienāda. Bet klausies, bet reku šitais ir, varbūt patiešām. Man tik daudz nevajag skraidīt šur un tur labāk to laiku. Veltīt saviem sapņiem, klausies iezāšanas nodarbībām. Jūs var stāstīt viņai, kāpēc vajag stāstīt? Mīļie draugi, piedodiet, es vairs nekur neiešu nodarbībām. Šis ir šīs altīmijas šovu rezultāts. Par to sarunu altīmijas rezultāts Dacīt vairs nekur neiet. Bet tagad nav alternatīva. Bet es sapratu, ko jūs, es pateikšu, ko es no jums sapratu. Tātad no jums visiem kopā es sapratu. Ka tātad pofika, ka viņš tic vai netic maniem sapņiem. Es ticu tevi, jā, bet tas nav svarīgi. Tas pat nav svarīgi. Tas pat nav svarīgi. Svarīgi, ka es tam ticu. Viņš nevis netic, pat cik tu nepildi, tāpēc viņš jau ir atmetis to domu. Tāpēc, ka es nepildu, jā, es Viņš ir sapratu. nokaitināts no tā, ka tu Viņš tev tic, bet viņš domā, nafigam tu nepildi. Un tu dari visu kaut ko citu. Gongi šitais. Jo varbūt, ka es pati sev neticu, es prokrastinēju. Tas jau būs klāt. Vajadzīgi, ka viņi stāstīt tevi. Zini, kas man atnāca šitajā visā? Dievs, nu. Mēs tik veiksmīgi varam sevi apčakarēt Varam. ar visu pārējo, lai izvairītos darīt to, ko mēs patiešām gribam. Vai ne? Zini, kad atsīt man tāds labs teiciens, piemīs visu tās buņas un izdari. Bet vispār tagad jums ir kādas, kā ir mana dzīve. Vai es stāstīju tā, cik kaut kas viņa... Nē, bet kāds citiem stāstīties par viņu uzreiz. Zini, kas ir? Bet ir baigā nianse. Mēs neesam upuri. Mēs nekādā veidā. Sieviete, viņa ir kā upe. Ja, un te man bija tas nākamais. Viņa neatkarīgi no tā. Sieviete ir upe. Jā, sieviete ir upe. Mums tev ir pasākums Mums ir, upe. Un te man tas interesantais jautājums, mums ir 30 gadi kopā un vispārējais, un kas un kā, jo ir kaut kas, kur droši vien te atkal mēs ar Inesu gājām cauri, nav viens vai otrs. Abiem ir izdevīgi šādi. Ir. Kaut kas ir tev izdevīgs tajā, ka viņa to vēl nedara. Jā. Un kaut kas tev ir izdevīgs tajā, ka tu vari to nedarīt. Jā, vai ne? Bet kaut kur starp citu, bet ir tā. Jā, jo tev ir baigi viegli pateikt, es realizēju vīru sapņus. Tu tā neskatījies, ka viņam tā ir palaimējies ar mani. Kādreiz labi. Pati īstenībā piemīzus jau 6 buņus, jo grib dziedāt. Bet kāpēc tu to nedari? Bet vienalga, kāpēc es maidīju, kāpēc man tētī, kā no jaunība, viņš stāstīja, kā, viņš katram reizi stāstīja, zini, kā viņš strīd ar mana māma, zini. Tureiz, pēc gadiem tureiz, ka vienalga tava sieva neklausīs tevi. Vai tur būs draugi, kaimiņš, vai arī kaut kas no jēla vispār. Viņa nezina, ka stāstīja kaut ties tā līdzi, ka tu gribi stāstīt, viņa klausīs citiem. Bet tevi neklausās. Tātad es tikai gribēju paturpināt to, ko es sapratu, ka tātad, ja reiz man ir laiks iet uz gonga nodarbībām un vēl kaut kādiem, tātad es nevaru teikt, ka es esmu tik ļoti noslogot viņa, palīdzot viņam sapņus realizēt. Tātad tā ir mana paša prokrastinācija, ka es daru visu ko citu, izņemot to, ko es patiešām man vēl gribētu. Bet es sevi kā mazohists sev spīdzinu, vai kas tas ir? Masticība sev varbūt. Jo man ir bišķi masticība drusciņ, kad ko te es tagad dziedāšu, paskat, ir visādas jaunas, tagad tāda fabrika, vai kas tur visi tie jaunie konkursi, un pasties kāds... Kāpēc tu esi pa daudz kritiskā uz tevi? Jā, man liekas, kur te es tagad mūžu beigās sākšu dziedāt, vai kurš man ņems nopietni. Bet īstenībā man nav jādomā, ko tie citi domās, man jādomā tas, ko es patiešām vēlos savā sirdī. Kādā mums ir arī, ka es, kad kursu radīju tām sievietēm, es arī tā kā secinājums ir tā kā viena fundamentāla programma, mēs dzīvojam priekš citiem. Tā ir tā latviešu sērdienīte, ka mums ir iemācīts dot citiem. Man ir tik daudz enerģijas, man jau nav grūti dot, man jau īstenībā patīk, ka mēs atdodam. Es entos gadus vienkārši atdevu sevi citiem. Un es tieši šodien abrīnoju, Enriko šodien, pirms mēs braucām pie jums, es stāstīju, tas sievietē ir tik daudz bērnu, viņiem kopā ir dafīgā bērnu. Un nestoties uz to, viņa realizē sevi, viņa glezno, viņa izpauž savus talants, viņa rada skaistus tērpus, viņa izstāsta brīnišķīgi, viņai viss ir skaists no matu galiņām līdz papēžiem. Tas arī ir darbs, tas tādā ziņā to vajag mācēt. Nevis tas ir darbs, bet to vajag mācēt. Ir mans ļoti koncentrēts darbs ar sevi katru dienu. Katru dienu. Tā kā, lai man šitas viss būtu, es esmu 5 gadus, tā kā to stāstīju,
tikai uz sevi. Nu, Tikai uz sevi. Nu, Tieši precīzi viņš rādīja. Šidā. Jā, es šitā izsmērējos pa labi Es joku, es stāstīju, ka Dācei ir Madre Teresa sindroms. Viņa grib palīdzēt visiem visā pasaulē. Glābējs, tas process, tas arī, tas nenormāli daudz iztērē enerģiju. Tā kā būt, bet tas ir īstenībā, mums iekšēji meitenēm diezgan, galvenā mūsu tāda programma ir, es neesmu pietiekami laba. Un tad mēs neapzināti bieži vien gribam nopelnīt to komplimentu, gribam nopelnīt to labo, jo tad, kad es izdevu sevi citiem, es saņemu ļoti daudz labāk. Dacīt, tu esi kolosāli, Dacīt, tu esi iedvesmotāji, Dacīt, mīļā, Dacīt, tu esi unikāli. Un tu tajā brīdī tu paēd, tāpēc, ka savā ziņā tu paņem sev. Bet tas ir stāsts par veidzernavām. Tas nav stāsts par to, ka tu savu potenciālu paudi. Un tāpēc tas ūdens sastāvs kā ezerā, ne tā, ka tavs uzdevums ir nevis saņemt no ārpus Dacīt, kā tu kolosāli, bet dabūt piepildījumu no tā, ko tu dari. Tas bija mans ceļš arī, kā sievietes ceļš. Es tāpēc runājos ar sievieti, un es saprotu, ka mums bieži vien pilnīgi savādāk esam salikuši prioritātes. Reāli. Un tad, kad es sāku saprast, ka man bija tā sajūta, ja es nesākšu glaznot, es nobiršu. Tā kā, ka potenciāls ir jau tik tālu, ka gars jau saka, tu čo, hujela? Tā kā, tu ko iedomājies tagad? Jo gars man tiešām ir tāds reāli foršs, es ar viņu tā runāju. Viņš ir tāds draugs, viņš ir tieši draugs, viņš pasaka, tu ko? Patiesi draugs. Lūk, un tajā brīdī es sapratu, ja es nesākšu dot no sevis to, ko man dvēsele un gars grib, man reāli nokancelēs šeit. Es to reāli fiziski sajūtu. Man iedeva pa fiziku diezgan nopietni. Un tad es sāku iemācīties saprast, kas tas ir sākt dzīvot ar piepildījumu. Tas piepildījums sāk rasties tikai tad, kad es sāku radīt no sevis. Tikai tad viņš rodās. Tā ir. Un viena daļa tu esi piepildījis, tāpēc, ka tu nevari 30 gadus būt kopā ar vīrieti un darīt to, kas tev reāli bezseju. Tas nav iespējams. Es jau iemīlēju to visu. Bet tev vēl, iedomājies, ja tu pieliksi vēl klāt savu potenciālu un savu... Viņš tā kā saka, ka viņš tā būs laimīgs no tā. Neieintegrēt. Viņam ir, vīrietim ir ārkārtīgi izdevīgi, ka sieviete ir savā ir potenciālā. apmierināta, laimīga Tad un jau dara viņa to, iedod. ko viņa grib. Happy life. Exactly. Happy life. Jā. Un šī gadījumā arī, vismaz mūsu pieredze ir tāda, 30 gadus nevar nodzīvot cilvēku kopā, ja galīgi nepatīk. Un jums ir tā dzirkstelīte, un viņa te dzirksteļo, viņa te ir redzama. Viņa ir redzama, jūs to zikā. Un vienlaiks, tas ir tas fantastiskais, un kad Enrico viņš grib. That's it. Beidz skraidīt apkārt. Es viņam pēc galām nenoticu. Tāpēc, ka viņam bišķi mazāk manis būs. Tas ir altra skūza. Tas ir vēl. Viņš saka, atkal vainīgais atrast. Vainīgais atrast. Ekskūza. Bet viņš tev saka priekšā dziļāko garīgumu un alķīmiju, kāda pastāv. Tāpēc es saku. Tu tik skrien apkārt, viņš tev saka, kur ir alķīmija. Tieši tā. Bet tas ir tas, par ko es teicu pašā sākumā, kad es visur skraidu, bet viņš ir tāds, man viedais čalis. Lūk, un kā būtu Dacīt, ja... Nē, tādā ziņā, ka tu pakļaujies tam, jo arī tad tu vari atrunāties, jo tu jau palīdzi viņam. Vai ne? Un pati nedaries. Kāds viņš man viedais, kāds viņš man labais, un tāpēc es te viņam visu, Visu tā, kas sacīts. Tev jāsāk dziedināt. Un viņš arī tev to saka. Jā. Tieši tāpat tās, kā jūs pieiet klāt pie tajā, ko jūs darat izrādēs un visā tajā lietas sevi iekšā. Tev vairs nav nekur jāskraid apkārt, jāmeklē. To koncertu es tieši kādreiz domāju mūsu teātrī. Sāku strādāt, nogriez pa labi un pa kreisi, paņem laiku, ekonomika laika, un tāda laika strādā. Jā, es tiešām bišķiņ laiku. Nav nekas slikti. Tikai tu gribi, tu dari. Tāds tembriņš ir tāds, patīk. Cik es esmu paklausījies, es patīk. Jā, paldies jums, Paklau. Es jau esmu saņēmusi bagāžu no šīm bagāžām un šīm alķīmiskajām sarunām tiešām superīgi.
Jo reizēm kaut kas skaļi izteikts ir daudz lielāks spēks nekā to, ko tu domā. Un neizsaki. Bet tu pasaki skaļi. Viņam ir lielāks kaut kāda tā matērija pieauga klāt. Jūs arī runājat par krāso savu skaņu. Jā. Šī ir tā skaņa. Šī ir tā skaņa. Jo šī ir tā skaņa. Viss nomierinās jā. reiz, kā domā par sevi, tu jūti? Jā. Viss ir savādāk tev iekšā, nomierinās. Tāpēc, ka tur, kur ir tava dvēsele un tur, kur ir tās gars, kur tu savienojies, tur tu esi cita. Tāda acs, kas skrien ārā, tur tā ir cita dacs. Tā ir tāda acs, kur grib izkalpoties mīlestības. Jā, bet arī tur man zināms, man patīk tas drāviņš, man patīk. Ja tas nav ne labi, ne slikti. Tas nav ne labi, ne slikti, bet ja tev nepatiktu, tu to nedarītu. Katru jaunu tikšanās ar cilvēkiem, tas tik interesanti. Es katreiz skatos, man katreiz ir tāda saltīmiņa. Bet, es novirzos no savu mērķi, no savu tā Dieva dotā talantu, jo man liekas, ka vislielākais talants, ko Dievs man ir devis, man jau arī patīk cilvēkos iet. Bet, piemēram, lai es kvalitatīvi radītu to, ko es mīlu patiešām, līdz kālam, tā, ka, ja es īstenībā ar to lietu, kas mums ir saskaņot ar garu un dvēseli, tā ir tieši tā lieta, ko mēs darītu arī bez maksas. Jā. Tāpēc, ka tu pajautā sev, ko tu darītu, tik un tā tu dziedātu. Es dažiem populāriem dziedātājiem es tā domāju, ka jāpasaka, es varētu piemaksāt viņiem, ja viņi man paņemtu kopā padziedāt kādreiz. Tas ir arī aktuāli, ja kāds samaksā. Tur zamām pusēm jāstāv Es samaksāšu, ņemiet mani dotā. Lūk, un to man mēs būtu gatavi darīt. Vai tīpaši man patīk solo, tā ir viena lieta, protams, tas ir viena lieta, tas man patīk, bet man ļoti patīk divbalsīgi, trīsbalsīgi, tas ir tāds, es pat teiktu, orgasms. Jā, kad salējās un tā balta, tas ir man ārkārtīgi patīk. Man patīk plūsmā vispār. Es vienreiz biju vai vairākas reizes, es biju uz tādiem mūzikas improvizācijas kursiem muzikāliem. Un tur ir tā, ja tev pretī... Tu pat esi uz mūzikas improvizācijas kursiem? Jā, es esmu arī dziedājis un mācījusies. Un es arī šobrīd turpinu mācīties rock un pop studijā. Es eju pie Didzīšu mācīties. Un iespējams vēl Ante Eņģeli mēs tikko aizvakar sadziedājām. Viņi man iedeva arī vēl savu dziedātāju, skolotāju. Jā, es arī pamācīšos vēl tur. Es esmu uz ceļa, man jāuzliek ir punktiņš, jā. Un man dikti patīk, tātad viens no uzdevumiem bija tāds, ja tev pretī ir cilvēki ar muzikālajām dzirdēm un ritmu izjūtu, tad tu tagad sadali to komandu tur dažās grupiņās. Un tu esi tas diriģents, ja tu esi plūsmā, tad tu sāc ar ritmiņu tam, pam, 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 pam. Nākošo tagad šitie tagad iet. Nākošajā grupē saka tā-da-da, tā-da-da, tā-da-da. Un jau šitie jau skan. Un tad nākošais, ak Dievs, es vienkārši man tādā brīdī, ka tu esi spējīgs radīt mūziku plūsmā tajā brīdī un šedevru. Ja tev ir muzikāla dzirde, tu esi plūsmā, tu mīli to lietu. Un tā man liekas, ka tās kompozīcijas rodās tiem komponistiem, un es atklāt sakot, ļoti gribētu komponēt. Es gribēju nopirkt to lūpiņu, ar kuru tur var ar šito pašu darbu darīt pats kaut vai ar savu balsi un uzkomponēt. Kaut kā man liekas, es tehnoloģijās neesmu gudra, man vēl joprojām nav autovadītāja tiesības, ja? Visi brīnās, kaut kur ir aizgājis greizi. Bet es uz tehnoloģijām neesmu baigais spečoks, un līdz ar to man bail, ka es to lūpiņu neiemācīšos, man būs par sarežģīti, un tad būs nopirkts pa velti, un man vīrs taču nopirka un uzdāvināja manai kaprīzei. Viņš nav lielais ļaunais, es viņu tikai tādu uztaisīju, varbūt drusciņu. Viņš man uzdāvināja vienā no manām jubilejām, viņš man uzdāvināja teraminu. Teraminu izgudroja fizikas profesors no Krievijas Teramins, viņam uzvārds tāds bija tāds džing, džing, un tu spēlē gaisu. Un tā kā man ir, es nesaku absolūtā dzirde, bet ļoti laba dzirde, tad es sāku mācīties un tā neturpināju. Es nesaprotu, kāpēc, es neatrodu tam laiku. Es pat satiku teramīnu. Nē, tu neatrodu to laiku, kāpēc tava laika ir vienā un tu dalīt uz 100. Es aizgāju uz kursiņiem maziņiem pie teramīna paša profesora mazmeita vai kas tā bija. Viņa prasīja labprātīgo, kurš grib nākt un tur pamēģināt, un es tur pieteicās. Viņš teica, ārpāds, jūs jau sen spēlēt? Es tā, nē, es tikai tagad otro reizi pamēģināju. Pirmo reizi, kad ārpāds, jums tas ir jādara, jūs špilā, un es to nedaru. Kāpēc? Kur ir vainīgais? Es nesaprotu. Kas tas ir? Kur ir vainīgais? No, kur ir? Pati. Vainīgais ir atrasts.
Varbūt nav vainīgais vienkārši. Es nesaprotu, kāpēc es tā, es zinu, ka es varētu iedomāties, es spēlētu teraminu. Es par to pat varētu nopelnīt. Bet no ar domu, ka Latvijā tikai viens cilvēks spēlē nopelnīšanu. Vai tu gribi, tu dari, vai tu nedari, Tas gribu. Es tāpat domāju, ja es būtu, tā kā es sāku glaznot, ja es būtu domājusi nopelnīt vai nenopelnīt, es būtu izdarījusi tieši neko. Šobrīd tas ir tiešām mans arī peļņas avots, bet sākotnēji man bija svarīgi, lai es esmu tajā, kas es esmu. Un tad es sāku mācīties īstenībā būt nenormāli daudz vienatnē, tāpēc, ka, lai šo sāktu radīt, tur ir vajadzīgs daudz laiks pašam ar sevi. Es tā, ka es varēju aizmirsties un gleznot 16 stundas no vietas un aizmirst, ka es neesmu dzērusi un ēdusi. Nopietni, jo es tajos laukos uztaisīju to salāniņu, es tur ieslēdzos. Es maksāju vecākajiem brāļiem, maksāju auklas naudu, lai viņi pieskatīja jaunākos brāļus. Un es tā sāku, Krišņam īstenībā bija vēl tikai kaut kādi, man liekas, 8 vai 9 mēneši, ka es pateicu visu. Jā. Es nenodošu vairāk sevi. Es eju salānā un aizmirstiet par mani. Nē, es vienkārši saprotu, lai mēs izrautos, kaut kādā brīdī ir vajadzīgs tāds punkts, kurā tu koncentrēsi sev. Pēc tam, kad tas sāk pulsēt, tas jau aiziet savādāk. Ja? Bet man sākotnēji, lai es to vispār radītu, bija vajadzīgs tāds koncentrēšanās punkts. Un tad es tagad to izpulsēju. Tas bija tas pumpurs, pirms viņš uzsprākst. Jā, jo skaties, es sākumā nedomāju, ka es par to pelnīšu. Man uzradās pirmā glezna, kuru novērtēju kā dziedinošu, tāpēc, ka es ar tiem cilvēkiem, pie kā es mācījos, man bija ļoti svarīgi tā kā saprast, vai man tur viss strādā, un es taču tā kā detektīvs uzvedos, ja man ļoti svarīgi tā kā visu to izzināt. Un tad, kad man apstiprināja to, ka es to varu, tā kā es biju izsēdējusies tur viena, pofīgi, nopelnīšu, nenopelnīšu, kāda starpība. Man sastājās rindā meitenes uz gleznām tā, ka es meitenēm teicu, pēc gada es tevi varu sākt, ja tev dara, es tev likšu rindā. Bet tas bija tad, kad es izturēju to momentu. Saprot, mums jau vienmēr gars pārbauda. Tu taču negribi dziedot? Vai ne? Tu taču negribi dziedāt, ja? Un tev bišķiņ pārbaudīs, un tad tu teiksi, man vienalga maksā man vai nemaksā, es izēju un to enerģiju atdod. Un tad tikai sāks nākt, teiks, Dace uzdzied, mēs tev samaksāsim. Jā, tas ir ļoti būtiski, ka tu saproti, man liekas, ka man vēl tehnika nav pietiekoši apgūta, man šitā paskritika ir baigākā. Man vēl uz elpas kārtīgāk, es nevaru, man ir daži gabali, ko es nevaru izdziedāt, man nav vēl tehnika, es nevaru tās augšas paņemt tik jaudīgi un tā. Bet vai tu tev patik, tu dari? Redzi, tas ir vēl vienā, tas ir viņa mentalitāte. Es tastīju, piemēram, es ļoti labi, ka es ļoti labi runa latviešu. Nerunā latviešu. Labi, man latviešu valoda ir tā, bēzi. Mēs varam sarunāties šodien. Es visu saprotu. Ļoti labi. Nē, bet es zinu tā. Bet reizi starpība, es stāstīju viņa starpībā par valodu. Es ļoti saprotu maza triks par valodu. Es mācīju skolā tikai franču valodu. Kāpēc es esmu no Turīna ir blakus Francijā skolā. Tā bija loģiski mācīt franču valodu. Angļu valodu es mācīju tikai pēc tam, kā mēs ar Dāci. Tā, bet man nepatīk franču valoda vispār. Tā skola vispār bija mana lielā krīze ar franču valodu. Labi, es mācīju. Es sākot nācu uz Avignona festivālu, kāpēc man patīk teātra. Man vispār teātra bija wow. Un Avignona ir ļoti tuva Turīna, 3-4 stundā ar vilciens. Kur kopīgi stāsts jau aizmiršu sākumu? Nē, pagad. Tas ir, vai es nestāstīšu? Aizies. Jā, nesapratu finālu, es nevaru. Labi. Kā es sākot runa franču valoda no sākuma, man bija zinītā vispār. Es runā. Un man bija ļoti grūti. Bet pēc tam, viena diena, tā, vispār bija, es sākot domā, bet pagad, es mācīju franču valodu. Tas nav mana primāra valoda. Mana primāra valoda ir itālu valoda. Itālu valoda vienalga mēs kļūdas. Tā kā arī franču, ka runa franču valoda kļūdas, tas ir normāli. Tādā gadījumā, kāpēc? Tā kā es runa viena valoda, ka nav mana franču valoda, es nevaru kļūdas, tas ir normāli. Uzreiz, kā es realizēju šito, es sākot runa brīva franču valoda. Vispār es daudz domā, ka es biju franču, daudz raugies, cik tāds, tu dzīvi Itālijā. Viņi domā, ka es biju franču, ka dzīvo Itālijā. Nē, tas ir. Bet tā tikai pēc tam, ka es sapratu šito.
Tad tu atslābinājies. Un pēc tam es saprotu, ka šito ir vienalga, kā tu dari. Vai tu tici, vai tu zini, ka kļūdas nav nekas traki, ka kļūdas var darīt visa dzīve. Jo es gribu sākt dziedāt tikai tad, kad es dziedāšu jau pēc. Jā, tas ir tāds, viņa katram reize, kad es runāju latviešu valodā, viņa man vispār, nē, tas nav tā, ļoti agresīvi, tas mierīgi, es saprotu, ļoti normāli, es ļoti labi zinu, kā es kļūdas. Un šito viņa darīja arī ar viņa 10 reizes stingrāka, viņa darīja uz sevi. Viņa dzieda, nē, es nedziedu labi, nē, tas ir slikti. Tas iekšējais perfekcionisms. Bet perfekcionisti ir, tici mani, perfekcionisti ir nekas. Viņa vispār 10 reizes perfekcionista. Es visiem darbiniekiem, ko mēs pieņemam darbā, es saku, mums nevis par 100% jāstrādā par 200. Jā, bet vienalga, uz viņa sasi par 1000. Un tas ir, kāpēc viņa nedarīja, kāpēc viņa saka, domā, bet šito es nedarīju labi, šito nebija labi. Bet kur ir problēmas? Tu dari, kāpēc tev patīk. Draugiem var patikt vai nepatīk, bet varbūt, ka nepatīk nav, kāpēc tu kļūda, varbūt nepatīk, kāpēc nepatīk, bet vienalga. Tu nedari, kāpēc visi patīk, tu dari, kāpēc tev patīk. Līdz tam tu vari darīt visu. Vai tu saki, domā, bet viņi patīk? Es nezinu, tu nedari nekas. Tā, tu saki, domā par citiem, un tas ir globālā, tu domā par daudz, par citiem. Man tas ir, kā viens itālis ir atbraucis uz Latviju. Un māca latviešiem, kā dzīvot. Zini, kāpēc, bet tāpēc, ka tā arī ir. Es klausos Enrico, un man savā dzīvē nācis arī gāja cauri visām terapijām un tam līdzīgi. Un vienā terapijas sesijā terapeits, kuram bija 80 plus gadi, viņš bija Amerikas latvietis, kas bija atgriez Latviju, un viņš teica, mēs esam perfekcionisti ar mazvērtības kompleksu. Mēs latvieši, vai ne? Bet īstenībā ļoti precīzi. Perfekcionisti ar mazvērtības kompleksu. Un zini, kāda problēma rodās tajā visā? Tas, ko Enrico ir pamanījis, mēs citiem pievērsīsim te uzmanību. Tu jau tur šito un tu jau tur to. Un tad vēl mēs uz sevi to vēl augstākā pakāpē. Un tā mēs neko neizdarām. Baudījums nekāds saspringums uz laiku. Jo es tagad finansēs strādāju. Es palīdzu mazajiem vidējiem uzņēmumiem piesaistīt finansējumu naudas. Un mums bija viena tikšanās ar vienu investoru, kas ir Amerikas investors, kas investē visu kaut kur. Un viņš teica tā, viņš saka, Amerikā, tā kā man nāk kaut kādu taisīt, to peču, pārdošanas piedāvājumu, tur investēt uzņēmumā. Viņš saka, Amerikā man jāpaņem tas viss, ko viņi man stāsta, uz leju. Latvijā, viņš saka, ja kāds man nāk un stāsta savu ideju, viņš saka, man jāpaceļ uz augšu, jo viņi ir krietni labāk nekā viņi paši pastāsta. Un mēs Latvijā, ja mēs skatāmies ekonomiski, mēs esam vienā no viszemākajām pozīcijām Eiropas Savienībā, daudzos rādītājos. Un te tas stāsts. Bet alkohola lietošanā esam augšpusē. Un bingo, un reku, ēdīt ir noslēgusies. Jo mēs esam vieni no visatkarīgākajiem. Jo tu alkoholu lietojot, viss tas kontrolieris un tas perfekcionists atslāps. Bet arī ir pareizi. Bremze no galva ar alkoholu pazūd. Tas ir pareizi. Tas ir, kā alkohols strādā uz mūsu galvā. Tas ir, kāpēc šeit arī alkoholismu ir ļoti, nav tikai šeit, bet daudz. Īstenībā, tad, kad es sāku realizēties, tā kā pilnībā, doma par alkoholu vienkārši atkrīt. Jā, jo tev radošas jūglī jau piepildījumu, ka man nevajag neko no ārpus ielikt sevi. To es saprotu. Tas Vispār, jo man kādreiz, tas bija aktuāli, kaut kāda vīna glāze, tur vēl kaut, vienkārši kāds saka atslābt. Atslābam. Tad, kad ir tas piepildījums, nav tā vēlēšanās. Jo organisms jau ir gudrs. Viņš pa daudz negrib, vairāk nekā viņam vajag, vai ne? Viņa ir, nav tikai viņam visiem šeit. Paprasīja man, kāpēc man nepatika alkoholu. Vispār man alkoholu, es dzeru varbūt vinu glāzi, vai mēs runā ar draugiem, ir okei, bet tas man ir viss. Man vispār pusi arī. Organismu man nepaprasīja. Kāpēc man nevajag? Tas ir tā dopinga. Viņš realizējies viņam. Tas viss mūsu? Jā, no bērnībā. Jo man līdzās būs 18. martā, man būs 7 gadi, kad es nezinu, kas ir paģiris. Nē, no bērnībā. Vispār es mēģināju draugiem, protams, kā es biju 15, 16 gadiem. Bet vispār man nepatīk. Un nav kaut kas, kas arī jūt. Arī alus vispār. Tas ir, kāpēc organismu problēma arī
probabilmente Iespējams, jā, nepaprasi man. Tas nav, un tādā gadījumā es vispār nedzēru. Un arī, protams, mājā mēs nedzērām, tā nav. Tas ir, kāpēc alkoholi ir tā, kāpēc atbrīvot tava galvā un dodiet tādā ilūzijā. Un viss sanāc tagad. Un pēc tam efekts pazūd, un tu gribi vairāk un vairāk un vairāk un tā tālāk. Tā ir, es stāstīju arī viņam. Nav tā, dari. Nedomā par citiem, domā par tevi. Tas ir tā, ka es stāstīju, viņa sindroms, Marija Tereza di Kalkuta sindroms. Viņa domā par visiem, bet nav par viņiem. Tas ir mums tāds ļoti liels, spēcīgs kultūra kopas iezīmes. Šis te upuris, glābējs, kur mēs tur glābjam citus, nonākam paši upura lomā. Tad kāds cits ir vainīgs, ka es kaut ko nedaru, tas ir tas vajātājs. Un vienlaikus. Patiesībā mēs jau to trīs stūrīt. Es jau saprātu, ka es pat. Jā, jo tas ir tas, ko es kursos beigas mākslas stāstu, es to izkopāju vienkārši līdz mielēm, jo es zinu, kā strādā programmas, pat zinu, kā strādā programmas, cik dienas viņi strādā, cik viņas ir aktīvas, visu to mehānismu pilnīgi pārzinu. Lūk, un kamēr cilvēks ir tajā trīsstūrī, viņš nav radītājs. Kas bija tas trīsstūrs? Atgādi man lūdzu. Upuris, glābējs, varmāka. Kamēr tas trīsstūrs darbojas. Tas psiholoģijā, tas ir klasiskais karpmāna trīsstūris. Nav iespējams mums iziet no tā abortā loka. Tad, kad mēs sākam koncentrēties tikai uz sevi, sākam radīt tikai no sevis, tas trīsstūrs automātiski sabirst, jo viņš nevar eksistēt. Nav ārējā. Jo tas trīsstūrs darbojas tad, kad mēs kalpojam ārpasaulē. Tad, kad tu sāks kalpot pati sev primāri, pat ne viņam, sev. Tāpēc, ka zini, kas viņam ir izdevīgi, ka tu sev, jo viņš tevi caur to, ka tu tikai sev, tas baigi budīgi. Baigi kas? Budīgi. Kas tas ir budīgi? Budīgi? Budīgi, tad, kad ir... Tas, kas ir Austin Powers mojo. Uzbudinoši. Jūs esat sieviete, tā kā no sava centra dod ārā, jo viņa jau ir... Viņa ir īstenībā visums, kas dod dzīvības, nozīmē, tu esi centrs. Un ja tu no sava centra sāc izstarot to, kas tev nenormāli patīk, tā ir nereāli kruta enerģija, no kā viņam ir budīgi. Tā radošā enerģija, kas īstenībā ir arī seksuāla enerģija. Bet pie kam tev pašai nereāli kaifīgi sāk palikt. Jā, es to sajūtu, zinu, es šeit tad viņai pieskaros. Mēs teorijas, iedomājamies, tu taču pa visiem pulciņiem izgājas, tu teoriju zini. Pa visiem. Vai ne? Tā taču ir, mēs visi Man pa vienu auss iekšā, pa otru ārā. Jā, tāpēc, ka mēs īstenībā neuztveram to jēgu, jēga patiešām ir sākt radīt no sevis, saprot? Un ja tu sāksi to darīt, arī viņam lietas aizies vēl labāk. Viņam jau tagad iet labi, bet vēl labāk aizies, ja tu no sevis to darīsi. Saprot? Man būs mazāk stress, 100%. Kāpēc tagad ir manā Jā, jo īstenībā tā sieviete, kura nejūt piepildījumu pati no sevis, viņa rada vīrietim stresu, dēļ tā, ka viņai visi ir vainīgi. Pa lielam visi vainīgi, bet īstenībā nav. Un tas process, ko es arī mācījos, tāpēc, ka, iedomājies, es esmu nerealizēta sieviete, man ir 6 bērni. Es saprotu, ka man vispār visa dzīve jādod saviem bērniem. No sērijas. Pēc tam es tā stopinas. Tā kā, kurš tev prasīja, ka tev tagad... Un tad, kad es sāku likt sevi kopā, es sapratu, ka es pati dzīvoju programmu ilūzijā par to, ka man jādzīvo priekš kaut kā. Un tad, kad es sāku kārtot visu un pateicu, tā nahuj visu no sērijas, apmēram to... Jūs tagad darīsiet šitā, jo es esmu nogurusi, man ir šitā, es gribu tā. Viss man sakārtojās. Ja es vispār biju šokā, es pēc tam sēdēju tādu, kurš ātrāk biju? Kāpēc man ātrāk nepielēc, ka no sava centra ir jādzīvo? Jo es taču gaidīju, ka man, tā kā mēs sev sievietes vienmēr gaidām, ka mums iedod, ka mums atnes, ka par mums pārūpēs. Katra sieviete to grib. Mēs nesagaidām to tikai tāpēc, ka mēs neprotam dzīvot no sava centra. Jo tad, kad mēs sākam dzīvot no sava centra, mēs esam kā magnēts, vīrieši paši visu sāk nest. Un teoriju tu atkal zini, bet viņu vajag nopraktizēt. Un tad tu sapratīsi, ka reāli kaifīgi dzīvot. Es stāstīju Dāce, runā par šitā tēmā, es stāstīju 100 reizi, ka tev vajadzīgi, tur ir vārda, ka visi domā, ka es slikta, egoista. Egoisti.
visi domā, ka tas ir zlikta vārds. Slikts vārds, jā. Nav pareizi. Ir zlikta pēc viena līmeņa, bet līdz vienā dālā ir normāli. Veselīgs veselīgs. Tā kā kolesterīna, tur ir laba kolesterīna un zlikta kolesterīna. Man patīk par šo te runājot par egoismu. Ir egoisms un egocentrisms. Jā, tas ir citā. Un šīs ir tās, ko tu saki, ir pozitīvais un negatīvais aspekts. Mēs visi esam egoisti. Un iedomājies, ja pasaulē, tā kā Ines arī tikko teica, ja mēs visi, es arī to nemācēju. Es domādams, ka es baigi labais, es upurējos visiem, es izdāļāju visiem, un man nākās atzīt tikai tagad savos 40, tūlītās būs 6. Es nezinu, kā ir dzīvot sev. Es nezinu, kā tu saki. Tas ir laime, ka tu atklāji to, ka tu zināji, ko tu gribi darīt. Es nekad neesmu zinājis, jo man vienmēr kāds cits pateica priekšā, ko darīt. Kā man būtu, kur jāiet. Šitas ir pareizi, šitas nepareizi, šitas pareizi. Nav, es nezinu. Un tikai tā, kad mēs sākām šeit darboties, satiekoties, egoisms vienmēr nosoda. Tas ir slikti. Egoisms, tā kā mēs sākam paust sevi, kā es gribu. Es gribu šitā. Kā tu gribi? Kā tu gribi šitā? Mēs sākam runāties. Ok, mums ir pa ceļam, nav pa ceļam. Ja nav pa ceļam, paldies uz redzēšanos, ejam tālāk. Tieši tad izrādās, ka sāk no sava centra, tu baigi daudz kopā. Jā, tā ir tā. Kāpēc egoismi ir tā? 1% tev vajadzīg tevi. Un pēc tam citiem. Un l'ordine, the order. Kārtība. Sekcībā ir pareizi. Sekcībā ir tā, tu esi pirms, pēc tam ģimene, un tuvākā ģimene, pēc tam citiem. Nav otrādā. Vai tu saproti no citiem? Pēdējā, te nebūs resursi, nebūs enerģija, nebūs nekas, kāpēc tu esi pēdējā. Otrādā. Jo mans tas vīrs ir pozitīva egoisma. Tas ir tikai... It kā jau man viņš ir numur 1, bet reizēm savās darbībās es parādīju, ka mans numur 1 ir mans dēls, numur 2 mans tēvs un numur 3 mans vīrs. Viņš teica, jā, jo es ļoti mīlu savu dēlu, ļoti mīlu savu tēvu, ļoti mīlu savu vīru. Kāpēc tu... Un kaut kādā brīdī pēc tās uzmanības sadalījuma sanāca, kad man tagad ir pasauks visi 3 vienlaicīgi. Pirmais es aizskriešu laikam pie dēla, jā. Pasauks visi 3 otro reizi es aizskriešu pie tēva, jo man likās, viņš jau visu galā, jā? Kad es tā kā par pašsaprotam, ka viņš jau atrisinās, viņš jau pats viņš nevajadzīgi. Viņš jau pašpietiekams un tā, vai ne? Tie man vēl jāglāb ir. Jā, nē, tas, ka jāglāb viens ir jau jauns, vēl jāglāb viens jau ir vecāks un jau jāglāb. Tur objektīvi. Tur tas mans māc arī ir tās Terēzes sindroms. Viņš ir pats tiks gadu. Īstenībā, jā, vīrs ir numur 1 īstenībā. Tātad tavs nākamais garīgais pulciņš, vīrs un guļamistaba. Un dziedāšanas vokālais pedagogs. Nekāda gongi, nekāda joga, nekas, kur tu tur visu vīrs, viņa lekcija un guļamistaba. Bet es gribu... Varbūt vēl gribu pulciņu? Enrico. Arī visi gribu pulciņu. Es vēl neesmu pagaršojis. Ļoti labi pulciņš. Jā. Šits ir ļoti interesanti, jā. Šito es arī mācījos. Ņemt sevi kā galveno, un pēc tam nākamo galveno viņu. Vispirms sevi, jā, es stāstu tevi. Pareizi, tu esi pirms, pēc tam ģimene, tuvākā ģimene. Tu esi numur 1. Jā, redzi, es aizmirsu sevi. Jā, es sadzirdēju, ka tu teici numur 1 ir viņš. Es aizmirsu sevi. Tu esi numur 1, un tad viņš. Bet no otra puse, kad tu gribi kaut kās, vispār gribi arī kūka, vienalga, kad reize, vai tu gribi, tad nav nekas, ka te maini. Kad reize tu arī dari tā. Kā? Piemēram, l'altro giorno che volevi il dolcino a tutti i costi. Nē, respektīvi, kad man tas mans kaprīzīts arī es kaut ko... Kad reize tev ir kaprīz, ka vispār nevajadzīgi, kur tu esi, es gribu un viss. Vai es gribu ir, un kad tev vajadzīgi, tad nav tā. Tas ir sievišķīgs kaprīzes. Jā, tas ir sievišķīgs, bet tev vajadzīgi Es tev gribēju pajautāt, nu redzi, man ir viens dēls, jā.
Un mēs arī taču tomēr esam braukājuši arī riņķi apkārt. Mēs Danti daudz esam ņēmuši līdzi tajos braucienos, jo viņš mācījās tālmācībā, un tas bija iespējams. Bet pirms viņš vēl mācījās tālmācībā, viņš gāja valsts skolā. Tad, protams, ka mēs braucām, un viņš palika, paldies, mēs braucām, un viņš palika mājās ar auklīti, ar vienu auklīti, ar otru auklīti, trešu auklīti, ceturto auklīti. Visas brīnišķīgi cilvēki, man draugi, un viņa draugi vēl joprojām šobrīd, jā, tā kā viss kārtībā. Bet es no Dantas saņēmu un turpinu saņemt pārmetumus par to. Viņš gan man ir piedevis, un mēs viens otram esam izrunājuši šo jautājumu un gan piedevuši visu kaut ko, bet viņš man ir pārmetis par to, ka viņam ir bijuši citi cilvēki apkārt, bet viņš tieši manu enerģiju gribēja un tieši manu laiku un tieši gribēja, ka es vienmēr esmu ar viņu blakus bērnībā un kad ir bijuši brīži, kur viņam es īpaši pietrūku, kad viņš dziedāja, viņš teica vienā koncertā baznīcā un kā viņš bija gribējis, lai es esmu tajā brīdī klāt un tā tālāk. Vai tas, ka tu tagad tajā vienā brīdī saprati, nē, es esmu sieviete, es esmu cilvēks, mani talanti, man dieva aicinājumi, es tagad sakoncentrēju, realizējos un vecākie bērni tur tiek ar jaunākiem galā, vai nav tā, kad, nu kā, vai teiksim viņiem, tu, es domāju, pēc gadiem vai kā nebūs tāds moments, ka viņi teiks, tu zini, es gribēju, lai tu tajā un tajā brīdī esi ar mani kopā, tu tajā brīdī pat ar sevi tur glezno un tā tālāk. Man pateica viena sieviete, viņš tā kā ļoti iedarbojās. Jūs varat būt vislabākie vecāki. Jūs varat bērnam iedot pašu labāko. Vienmēr būs viņš kaut kas, ko vainot. Nu jā, viņš satraumējies. Tāpēc, ka viņam ir nepieciešams savas mācības, jebkurā gadījumā. Tas, ko tu viņam dosi, nevienmēr būs tas, ko viņš grib saņemt. Arī fakts. Šādi dzīvojot, es vienkārši izēju no tā, kas man ir svarīgi. Pirmkārt, mēs ar bērniem ļoti daudz runājam. Tā kā ļoti daudz. Mums ir kopā sarunas un ļoti daudz sarunas. Viņi ļoti sarunu. dzīvi piedalās mūsu dzīvē. Mums šādas sarunas, kā mums tagad notiek. Jā. Tā mūsu ikdiena. Mums ikdienā notiek, mēs vienkārši viņus var notikt spontāni, nezinu, apsēžoties un runājoties. Bet turpini. Jā, līdz ar to, piemēram, kamēr es nebiju tieši sakārtojis savu dzīvi, kamēr es nebiju realizējusies, es savus bērnus satraumēju vairāk. Saprotu. Mēs, tas arī mums jau ir izrunāts un daudz kas, bet, teiksim tā, man ar viņiem ir ļoti labas attiecības, tāpēc, ka mēs esam visu to runājuši. Es esmu parasti bijusi ļoti caurspīdīga mamma, tā kā ļoti. Bet man ir tā, tagad mēs iesim tur, tagad mēs pārcelsimies tur, Dievs, mēs esam pārcelšus, nezinu, cik reiz. Visi jau zina, ka man ir bijuši 4 laulības. Es tā kā tajā attiecību tēmā es esmu bijusi tā kā burtiski tā kā jau beigās tā kā izmeklētājs gandrīz vai, jo man reāli bija galvenā interese saprast, uz kā īsti balstās patiesi īstas attiecības, jo man no bērnības bija tā sajūta, ka ir savs cilvēks. Un tad, tā kā manā dzīvē viss notiek kaut kā pilnīgi savādākā procesā, bet es nevaru pateikt, ka man ir noticis, ka es esmu satikusi sliktus cilvēkus. Es nejūtu vienkārši to vajadzīgo beigās to sajūtu, to klikšķi, ka tu nevari izveidot to, tāpēc, ka nav šī sinerģija, nav šī koprēde, nav tā sapkabe. Kā jūs sagājāt kopā? To jau es pēc tam tikai uzzinu, ka lielākā daļa cilvēku vispār sanāk kopā caur programmām. Piemēram, ir vienam dzimtas programmas, otram dzimtas programmas, viņi sanāk kopā, tāpēc, ka primāri cilvēkam ir jākļūst brīvam no upuras varmāk glābēs. Tas ir sākotnējais process. Katram tas notiek atšķirīgās kombinācijās. Vienkārši manā gadījumā man tas notika vairāk kārt, tāpēc man nepielic uzreiz. Es kapāju, kamēr es to izkapāju. Un tad, kad es pēc 6. bērna patiešām koncentrēti sāku ar izpratni kārtot savu dzīvi, tad arī es ar bērniem ļoti daudz lietas gan izrunāju, gan sakārtoju. Protams, ka viņiem arī ir savas traumas, un viņi to nekad nav slēpuši, bet es par to nepārdzīvoju, tāpēc, ka es saprotu, ka tas, ko es teicu, ka viņi būs tik un tā traumēti, šādā vai citā variantā. Ja? Cits bērns satraumēsies, ka tu viņu uz Angliju vai kur tur nepaņēmi līdzi. Viens satraumēsies par to, ko tu darīji, otrs satraumēsies par to, ko tu nedarīji. Tieši tā. Jo šeit ir, tā milzīgā lieta. Es biju viens. Man audzināja vienu pašu. Un bērniem, kā es tagad skatos, tas nezinu, jūsu stāstu, bet, ja ir bērns viens pats, tur ir milzīgs spiediens uz viņu. Abu vecāku kaut kāds gaidas, ekspektācijas un tā tālāk. Vecāki grib iedot to labāko. Un ir krieviski tāds teiciens. Viņi arī gribēja to labāko. Догнать и причинить добро.
noķert un izdarīt labi. Jā. Sadot labu. Jā, Bet tā ir Sadot labo. Nu, lūk, Sadot un labo. te jāapskatās arī, iespējams, kas, teiksim, tavā gadījumā Itālija, cita paudze, cita vide, kā tas tika audzēt, tur bija vairāk. 4 brāļi. Jā, un mums, kas šeit notika, mums objektīvi, iespējams, ir vēlme pārāk daudz iedot tiem bērniem. Vai ne? Tā, kas mums pašiem nav bijis. Jā. Un šeit mums ir jāpasaka, zin, ka mūsu vecāki nebija ne labi, ne slikti, ne vainīgi, bija tāda situācija. Tas tā notika. Šobrīd mums jāierauga, ka mēs pārāk aprūpējam savus bērnus. Tā ir piekrīt. Jā, un mēs pārāk domājam, vai tas tevi netraumēs. Jā, pārāk iedziļināmies arī, jā. Jo skaties, atkal, Ines padalījās, viņa saka, 4 laulības, visi par mani zina. Mēs satikāmies, bet mūsu tikšanās nebija iemesls, kāpēc es aizgāju projām, kad bija piedzimuši tikko kādi viņi. Jā. Vienkārši tur uzpeldēja un atklājās daudz kas cits, kad es sapratu, klau, ja es palieku, es mirstu, jā, un tas izdarīs lielāku kaitējumu. Mēs varētu domāt, ka tas viss traumē. Bet bērniem ir vajadzīgi veseli vecāki. Jā, jo paradoxāli tieši arī maniem bērniem viss sāk kārtoties tieši tad, kad mēs Mateju satikāmies. Un daudz saka, ka tur vajadzīgs īstais tēvs, īstā mamma, ka viss, tā kā mums stereotipiskie mācīt. Mūsu gadījumā mēs piedzīvām pilnīgi kaut ko citu, jo mani bērni sāka pilnībā sakārtoties caur to, ka man saslēdzās Kad Inesei sāka kārtoties, mums sāka kārtoties attiecības, jā. Nē, tā ir pareizi. Dace zina ļoti labi, ka pēc mūsu dēls ir no sākuma stāstīja, ka viņš nevajadzīgi visu. Kad reizi var saka arī nē. Es vienmēr Kāpēc teicu viņš mācīja, tādā gadījumā viņš mācīja vērtībā no jā un nē. Vai viņš no sākuma nemācīja vērtībā jā, tu vari visu, viņš dara visu, ka gribat, pēc tam būs tikai bez kontrola. Un viņa netica mani, viņa bija otrā, viņa bija, maz bērns, var dodēt visu, mazulīte, visu, tā kā, dimantiņš. Mazais 30-gadīgais bebīts. Jā, bebīts, mūsu bebīts, tā, viņš vajadzīg visu, kāpēc tu gribi stāstīt, Viņa nesaprot, kāpēc arī kad reizi viņš paprasīja vispār kaut kas, ka nav sīkumi. Es tā zinu, šito tu nevari. Kāpēc, ka ne? Un viņš, kāpēc ne? Labi, 2 pret 1. audzināšanā arī nolaid lažu. Un tad rezultāti bija tā, ka viņš katram reizi skriena pie mamma. Mamma, es varu darīt. Nē, mamma un tēti, ne. Mamma, es varu darīt šito. Tēti, pēc viņš saprot mekanismu, uzreizi. Un tā. Viņš iemācās, kā ar ko var darīt. Jā, bērni ļoti gudri. Viņi tā zina, kā. Un šeit atkal, teiksim, tu saki, te es nolaidu lažu. Jā. Nē, tāpēc, ka atkal Dante, viņš nāk ar savu uzdevumu, viņš nāk ieraudzīt šito, viņš nāk ar savu. Un zin kā, šitais man arī bija, teiksim, Viņam caur jums ir sava izšķirtspēja vajadzīga. Jā, varbūt arī, jā. Tas nav ne labi, ne slikti. Bet tā toč ne. Bet pasties, Dacīt, tu pati tagad šobrīd sev dzirdi savu dvēseli un iedomājies, viņš arī ir tieši tāda pati dvēseli. Viņš nāk ar savu, ko tu nezini neko par viņu. Pie kā mēs skatos un kaifām, man liekas, bāc, cik forši viņš kopā ir uzaugs, viņš arī tagad tāds tik radošs, reāls frīks. Tā jau paskatās, ja? Un tur varbūt tavs ir daudz nospēlējis. Un tavs kaut ko akal iemācījis. Saprot, tas jau nav par labu un sliktu. Es te reko akal kritiķis. Jā, es nebiju pareizi, es nebiju laba. Nē, kāpēc tā? Izvēles klusus no tā mēs. Var ieraudzīt, kā darbojās tās tavas programmas. Jā, vai ne? Jā, uzreiz. Jā, ka tu tur visur atradīs šitais. Itāļiem ir teiciens, visas ķēmes mēsli nonāk ķēmē. Tu paskaties, jā. Jā, visas vainas es paņemu sev beigās. Vienmēr visas ķēmes mēsli. Un zin kā, mēs nevaram, un no vienas puses mums tas baigi iemācīts. Vismaz, manā gadījumā kā, man mamma vien pat audzināja, un es par savu tēti nedzirdēju neko daudz. Jā, arī nav zināms. Arī, te ir tas divas puses. Jā, protams. Jā, divas puses, un te ir kāds, kas ir, zin kā, un šeit atkal nav labi, ne slikti. Man vienkārši vienā brīdī nācās atzīt, klausies, es esmu baigi līdzīgs savam tēvam, gan tajā, kas ir labs, viņam ļoti patīk taisīt ēst. Tā, ka viņš gatavoja, saka, tu man liekas ar tēti kopā gatavo. Jā, jo man mamma teica tā, zini, tavs tēvs arī varēja stundām stāvēt pie
plīts un 20 minūšu laikā visu to apēst. Jā. Nu, tur redz, ka nāk šīs Jā, visas kaut kādas lietas. Tu viņu redzēji dzīvē, vai ne? Es viņu esmu saticis dažas reizes dzīvē. Savukārt viņš atnes veselu čupu ar bildēm, un es sāku skatīties, saku, ak, Dievs, cik tev superīgs teicis, un es uzreiz, kā es enerģiju uzreiz jūtu, viņš tā, saku, reāli, viņam talanti bijuši, kā es uzreiz, un mēs sākām, to īstenībā apskatīt no dažādām pusēm, jo viena ir tā subjektīvā kaut kāda mammas, piemēram, redzējums. Pasniegtā versija. Viņš viņai ir objektīvs, tāpēc, ka viņai bija savā attiecīga pieredze. Bija objektīvi, ka viņš nemaksā elementus. Objektīvi, ka viņš nelikās nezinis. Objektīvi, ka viņš dzēra. Tā ir te pašā laikā tur jau ir iekšā dvēsele, kur attiecīgi tur ir realizējusies savā veidā. Jā, un tur ir atkal tas savs potenciāls. Es neko par viņu nezinu. Kas es tāds tāds esmu, lai viņu nosodītu? Vai ne? Jā, tu jau nezini, kāds ir viņa stāsts. Lūk, un tas baigi interesantais, ka mēs ieraugam arī bērnos, es jau arī drausmīgi sevi nosodīju par daudzām lietām. Ka es esmu tur tagad tāds un šitāds un tā tālāk. Un tikai sākot atzīt, es nezinu par saviem bērniem. Man nav jāuztraucās tagad par to, vai mana viena rīcība vai otra rīcība radīs viņam kaut kādu traumu vai nē. Kas es tāds esmu, lai iedomātos, ka es tik kruts? Nē, viņš nāk kā dvēseli. Tāpēc šobrīd arī, ja mēs runājam tajā psiholoģijas līmenī, kur ļoti daudz ir ieciklējušies psiholoģija, ka tas ir tāds ļoti cilvēcisks psihoemocionālais stāvoklis, un šobrīd mēs nevaram vairāk skatīties uz cilvēka dzīves pieredzi tikai caur šo psihoemocionālo prizmu. Tas, ko man prasīja, kas tev tur rakstīts. Mēs esam garīgas būtnes, kas gūst cilvēka pieredzi. Un te ir tas dvēseles ceļš, un ka es sāku skatīties gan uz sevi, gan uz jums, gan uz Inesi, gan uz bērniem saviem, kā dvēselēm, par kuru ceļu es kaut ko varbūt varu zināt, un varu neko nezināt. Un tad es tā, viņi gūst šo pieredzi. Viņi kā dvēseles ir nākušas šeit. Iedomājies, ka mēs nākam šeit, nolaižamies, mēs uzrakstam instrukciju. Jūs tur varbūt augšā sēžat. Enrico tāda acīt. Es gribu, lai tu man tagad 30 gadus dari to, ko tas man vajadzīgs, un tad tu aizbrauks pie Ines un Matīs uz vakariņām, un tad tu sāksi dziedāt. Tas būs jāizdara. Un jūs tā kā viens otram iedot instrukciju. Ja? Un tad tu saka, un tā, Enrico, es gribu, lai tu atbrauc uz Latviju. 90. gadu sākumā, tā ka mums te viss kaut kas iet pilnīgi šrejā. Izrauj mani no šī laikuma. No tā mana iedod man to garšas sajūtu, pasaules pieredzi, visu, ko es gribu, un tad pēc 30 gadiem es būšu gatava. Vai ne? Iedomājies, ka tā varbūt varētu būt. Varētu. Izskatās pēc laba scenārija. Jo man tas dvēseļu process liekas brīnumains. Es viņu uzzināju, tā kā es sāku glēdzināt. Tā kā tu ņem cilvēku, es pēc fotogrāfijām to daru, man cilvēks iedod fotografiju, un es nezinu, kā tas notiek, es vienkārši to jūtu. Un, ak, Dievs, cik mēs esam skaisti, cik mēs esam skaisti, tas potenciāls mūsos iekšā vienkārši. Es varu iemīlēties katrā cilvēkā un tādā izpratnē, ka dvēseliskā ziņā, tajā, ka es vienkārši redzu to potenciālu. Un tas liekais, ap ko mēs tā kā peramies dzīvē, tas ir tik maziņš pret to, uz ko vajadzētu koncentrēties. Tas tiesa. Man ļoti patīk, ka saka, mēs nākam šeit. Mēs arī cilvēks, ko mēs izvēlamies, mēs esam tik daudz tajās programmās, vides programmās. Itālijiem tur savādāk, bet vienalga, arī tur ir šīs senās katoļu baznīcas tradīcijas, kas ir noliktas, kas uzliek kaut kādus rāņus, ierobežojumus. Tas uzliek darīt kaut kādas darbības brīžiem bez jēgas. Un šobrīd mēs vienkārši dzīvojam tādā ļoti, ļoti unikālā laikā. Ja mēs paskatāmies Zeme kā tāda, kur mēs atrodamies, viss ir. Mums ir visas iespējas. Mums ir visas iespējas. Ja? Un ka tas ir tikai tiek radīts mūsu apziņā un prātā, ka kaut kā nav. Ka kaut kā nav. Ka kaut kas trūkst. Tā kā man būs tas, tad es varēšu tikai to. Tas visas ir, falšas idejas par to, kas ir Zeme. Kādam ir svarīgi, lai cilvēkiem būtu šī ideja par to.
nu, ka tur kaut kas pietrūkst. Jo tajā brīdī, kad mums kaut kas pietrūkst, mēs nedomājam par sevi. Mēs domājam par to, ka kāds jāglābj. Kaut kādā pasaules vietā, kaut kur citur. Jā, vai ne? Jā, kaut kur. Un mēs nevienā brīdī, mēs visu laiku dzīvojam priekš citiem, citu idejās. Un tad mēs sāktu no pirmās dienas. Ko tu gribi? Ko tu gribi darīt? Bet zin kā, vispār mums ar Niko ir interesanti, ka mēs sanācām kopā, tas bija tātad ap 30 gadiem atpakaļ Vācijā iepazināmies vienos kursos. Tas bija teātra pedagoģijas centrs. Un tur mācīja cirka visādas nodarbības, bija vienriteņa braukšanas, žonglēšanas, diabolo, pantomīmā, un kaut kas tur, kā to visu izmantot sociālajā darbā. Tas tāds Eiropas projekts bija, un tur mēs abi iepazināmies. Un, protams, ka mums ātri mums nebija kopīgas valodas, viņš runāja tikai franciski un itāliski, es runāju latviski, krieviski, angliski, bet nerunāju franciski, itāliski, tad mums pirmā alķīmija notika, mums vispār bez valodas. Pirmās 10 dienas bijām kopā tajos semināros, nevar teikt, ka tā būtu mīlestība no pirmā acu uzmetiena, es tāds simpaķēga, bet tāds māziņš. Māziņš. Bet tas ir smieklīgi, kāpēc no otra puse es biju tur ar draugu. Un arī mēs runājam draugu. Tur reizi kādā smukā, mēs runājam pēc pirmā dienā. Tur reizi kaut kā smukā meitene. Viņas stāstīja, tikai divas. Es stāstīju, jā, es arī tikai divas. Bet viena bišķiņ pa maza, otra bišķiņ pa liela. Jā. Tad, kad mēs jau tur visu tā alķīmija jau tur attīstījās, viņš iemācījās valodu pusotru mēnešu laikā, angļu valodai mans iemācījās. Un tā tālāk. Un tad, kad mēs jau sapratām, ka mums forši sadarbojamies kopā, mums labi kopā strādājas, un tad, kad mēs nolēmām precēties un vienojāmies par to, viņš teica, labi, mums vīza bija jāpagarina, tāpēc es viņu apprecēju, ja? Viņa vīza beidzās, un tur tā kantorītā sievietēs, jums ir tikai viena iespēja, ja jāsarakstās vai viņam jābrauc apakaļ. Man te jau darba lietas sarunātas, jau viņš jau un nācās pagarināt. Tas tīri praktiski tā arī notika, ne vairāk, ne mazāk romantiski. Bet mums bija vienošanās, kurš gatavos ģimenē, es teikšu jā vārdu, kurš gatavos ģimenē, viņš teica, es gatavošu. Es teicu, labi, I'm in. Un tad otrs mēs arī vienojāmies par to, ka tad mēs kopā strādājam, tad mēs brauksim pa pasauli riņķī apkārt, ka mums bija skaidrs, ko mēs arī abi gribam. Un tad mēs visu laiku ielikām kaut kādu tādu, labi, mazie sapnīši tas tā, bet mēs visu laiku tādu vidēju un lielu sapni, Gribam atvērt burvju triku veikaliņu Rīgā. Ir, atveram. Gribam organizēt Rīgā starptautiskus burvju festivālus, iluzionas festivālus. Abrakadabra bija mums pirmie tādi. Mēs ding, realizējām. Gribam nodibināt burvju klubiņu Latvijā. Amber, mums bija Baltic American, mums bija šis te Amber, Baltic American. Bet pirms bija mūsu mājā teātri. Mājā mums bija, mēs Vecrīgā nopirkām lielu dzīvokli un uzbūvējām tur tādu teātrīti savās mājās ar visu skatu, ar visiem. Vienot sakot, mums kopā ir bijuši tādi kopīgi mērķi, kas šķiet no vienas puses, tur katrs ir tāds ar lielu atbildību, starptautisks iluzionas festivāls, vai tur biedrība, brālība, Baltijas, vai tur vēl kaut kas šķiet, baigi lielie mērķi. Bet kaut kā kopā mēs tos sapņus visu laiku esam realizējuši. Tā bija sapnis par burvju teātra muzeju, Mistēro. Grūtāk vai vieglāk tas viss tur gāja. Piemērots vai nepiemērots brīdis bija tieši pandēmija, bet volā, viss notika un durvis vērās un cilvēku labvēlība un atbalsts bija milzīgs. Un tad mums jau sen, vēl pirms teātra mums bija doma, mums šausmīgi iepatikās Balī, ka kādreiz mēs varētu vecumdienas pavadīt Balī un varbūt vispār pārvākties uz Balī. Un bam, ir abi vecāki jau nomiruši un mantojuma naudiņa. Kāpēc nerealizēt sapni par Balī? Ar to es gribu teikt, ka no vienas puses es jūtu, ka Dievs mūs mīl un ka viņš mums palīdz un ir klātesošs, bet arī patīk, ka mēs abi esam tādi sapņu realizētāji, izņemot to manu par dziedāšanu, bet to es vēl realizēšu. Es par realizāciju vienkārši. Man interesē, kā jums tas notiek? Vienkārši ir mērķis, un tad tu saproti, kas ir tie fragmentārie lielie soļi, kas ir jāizdara, tie lielie soļi. Un tad ir tie mazie solīši, tie one day by day solīši. Un te ir galvenā mērķis un maza mērķis. Tas nav tikai bet kā tu uz to vienu mērķi ej? Caur citiem mērķiem, viens pēc otru. Tas nav tā, ka mēs runā pa Bāli 20 gadi apakaļ. Mēs sākam runāt kaut kā citu un pēc tam kaut ko citu mainīt, tur kaut kas lielāk un lielāk un lielāk. Tā bija arī mūsu teātrī.
no māja, no dzīvoklī vecrīgā, pēc tam ir lielāka līdz tāpēc, ka tas muzejs, lai mums būtu tā ekspozīcija tāda, kāda viņa ir tur šobrīd, diezgan liela ekspozīcija, viņa ir 25 gados vākta un iepirkta, izsolēs. Tas bija tāds, solis uz solīti. No katra honorāra mēs nopirkām kaut ko muzejām. Kaut ko muzejām, tas tāds plus. Tas laiku izaug līdz kaut kām sanāk. Mēs 4 reizes ņēmām kredītus, pirms tam mums neiedeva. Un mēs nepārdzīvājāmies, tad Dievs nav mazais bērns. Viņš zina, acīm redzot, nav vai nu īstā ēka, vai nu nav īstais brīdis. Ok, my respect, ja? Un mēs vienkārši ejam atkal tālāk. Ieraug man māja, super, ņemam kredītu, uzrakstam, mums atsaka. Tā tad nav īstais, jā? Jā. Citu, mūsu teātri nebija mistēru. Tas nebija pirmā ēka, ko mēs bijām noskatījuši ceturtā. Bet no visiem ir labākā. Tas ir arī... Vislabākā. Tas ir... es domāju, ka labāk lieta nāc uz arī īsta laika. Tas ir... ļoti labi, ka nebija iespējams. Es tagad saku paldies. Es saku Dievam, paldies Dievs, ka tu mums... Paldies Dievs, ka mums nebija tā, kad iedēja mums kredīti tam, ko mēs būtu darījuši. Tā galīgi nepiemērots tās mājas bija. Kur mums vispār acis bija, ka mēs gribējās ātrāk realizēt savas sapnis. Un tāpēc vienkārši, kas man stāstīs, neatceros, man liekas, ka Inta Blūma man stāstīja par tiem pāriem, par tie karmiskie partneri, kas ierodās viens no otru kaut ko iemācīties, tad tur vēl kaut kāda visādas, un tad ir dvēseli liesmas, kas ir satikušies kopā, lai kaut ko kopā radītu. Mēs tad laikam esam pēc tās formulas dvēseli liesmas, esam satikušies kopā, lai kopā radītu. Jo katram vienam mums ir kaut kādas tādas kvalitātes, kas otram nav. Un līdz ar to kopā saliekot, tad diezgan pilnības sajūta tāda. Kaut gan mums ir pilnības sajūta arī katram pa sevi. Tad tas man liekas, ka tas stiprums ir vēl stiprāks, ja tas katrs ir viens vesels. Nevis tā, ka es tikai realizējos kopā ar viņu un tikai viņš ir man otrā ābola pusīt un tā es esmu tāds pusābolīts tāds. Man liekas, ka tā stiprība katram, jūs arī esat divas spēcīgas personības. Bet katram ir viņa interesi, protams, tas ir arī normāli un tas ir arī labi. Ka ir atsevišķi interesi, tas vajadzīgi, vai nevar dzīvēt visa dzīve kā vienā abolī. Tā vajadzīgi, vispār katram personiski interesi, un tas ir ļoti labi. Vajadzīgi arī privātā dzīve, bišķiņa pauze no viens līdz otru, tas ir normāli un vajadzīgi. Vai tu gribi turpināt tik daudz? Es reiz arī mana mamma un teiti, viņi bija kopā apmēram 50 gadu. Tā, laulībā bija apmēram tā, un viņi arī bija pilnīgi cita interese, mana mamma un tēti, bet vienalga tā kā ģimene, viņiem bija ļoti stipra, 50 gadu. Citi man reizēm saka, jūs 30 gadus dzīvojat kopā un strādājat vēl pēc tam kopā, un vēl viss. Speciāli tu arī strādā kopā. Kas tad ir tā īstā ģimeņa, tur tā formula? Man liekas, tās formulas ir tik daudzas, nav neviena vienīgā patiesība. Kāda ir tā jūsu formula? Jo man liekas, katram ir tā sava formula un kā lai mums ir tas mums strādā, mēs radām katram ir, mēs esam visi dažādi. Tā nozīmē, ka katram ir viņa sistēma. Mēs atrodam tādā sistēmā un mums strādā. Un tā kā es stāstu ir ļoti labi, ka mums ir interesi kopā, mums ir darbs kopā un arī daudz darba interesi kopā. Tas nav darbs, nav tā, ka viņa dara, kā es gribu un es daru, kā viņa grib. Abi divi vienalga mums patīk kaut kas, kas mēs darām. Un tas ir labs. Un plus ir privātā interese, viņa interese par kaut kās, es nestāstīju, tas ir viņa interese. Līdz tam, ka tas ir veselība. Vai viņa man veselīgi, viņš negrib, lai es kaut kur fanātismā aiziet. Fanātismā, vai es gribu nāc ar draugiem, dzērs, tas nē. Nāc dzērs tējā, bet nav alka. Tā, līdz tam, ka ir veselība un normāli, tas ir ok. Un man ir mana interese, ka vispār viņa nepatīk. Viņa man skatīt divām acīs, nesaprot, kāpēc tev patīk tāda, es nezinu, filma. Man daudz patīk kino. Man ir interesi par daudz. Baigi zinātniskā viņa šitā man nepatīk. Man patīk arī grāmatā daudz. Es ēdu grāmatā vispār. Tā bija laika, kur man ir mājā pilna ar grāmatām. Grāmatu tārps. Tā kā viņš ir introverts, viņš nekur īpaši neiet. Viņš ir Latvijā, viņš izlaik ir mājā. Tad tas tavs interesi ir filmas, grāmatas? Grieķu mitoloģija. Viņš ir izlasījis visu. Nav tikai grieķu. Ne tikai grieķu. Vispār mitoloģija. Bija mitoloģijā, interesi. Bet man ir interesi par ezoteriski daudz ilgi pirms, ka
viņi bija Alķīmija viņam arī interesē, visu alķīmiju. Bet arī vispār ezoterismu. Ezoterismu man ir interesi no jaunības. Zinātniskā aspekta varbūt vairāk. 15, 16 gadu vecumā man bija tāda interese. Tāda laika mums nebija telefons, mums bija tikai grāmata. Grāmata, man ir daudz, manā kolekcijā mājā ir daudz grāmatu. Viņš ir dziļi izurbis visu teātri vēsturi, deju vēsturi. Un man arī patīk normālā grāmata, romanzi. Tā grāmata nav par stāstību, bet tikai par fantāziju. Science fictions vai tā, bet Zinātniskā jā, līdz tam, kā ir labi rakstīt, līdz tam. Arī spy story, tādā stīlā. Viņam patīk arī questu spēles, tās inteliģentās. Viņš pērk vienu populāru aktiera. Interesanti. Es arī darīju pandēmijā, ka vispār mums izveidoja savu questu spēli. Es darīju mājā, es sagatavoju mana room, kā ir vārdu angļu valodā. Jā, quest room ir, tas nav tur, kur var atrast tādā, slēpņu istabas. Bet viņam viss ir vienā koferī, un no tā kofera tu vēl cārā, tev ir ritīgi viss kaut kas riņķīgi, kamēr tu saproti, kas tur ir. Tur ir radioaparāts, kur tu pēkšņi visāds. Viņš vakardien kā reiz beidz vienu spēli, kur viņam patīk atklāt, ķimerēties. Visādi pūžļi, viņš pārzina visādus pasaules pūžļus, visus šitos te un visādus tur visādi veidu pūžļus. Un tas nav tavs? Nē. Tas negribu domāt, koncentrācija tādā tēmā ir 30 sekundi, tā kā Dante, abi divi ir jā. Jā, viņi ir tādas, viņi ir tādas. Man zināja, tu stāstīji, man bija tas interesi, kas ir tas atšķirīgais, kas jums ir. Ir. Tas ir tāds, bet viss ir pozitīva. Es stāstīju, viss ir normāli, tev nav patīk. Es jums saku, tu man pēc tam pastāsti to. Jā, viņam man stāstīja, tu rezumē. Tu izspēlēji, nedēļ, pēc tam man pastāsti. Rezultāti. Kā viss beigas. Es pat tā laiku, es paspēju. Arī filmā. Dažādi reizē mēs redzam filmā, tas ir pas sarežģīti, es nevaru saprast šito. Es pauzē, es sāku viņa, tā bija šito, un viņš nāca ar viņu. Mēs uztaisīsim, kas ir stūri. Tas sarežģīti. Viņa nāca gūrēt, pēc tam tu man stāstīji, ka viss beigas. Es tagad bišķi pakalpošu. Tas nav par tevi. Viņš neko nesaka par tevi. Viņš saka par to, kas viņam ir svarīgi. Viņš grib, lai to pastāstīja. Lai ir interesanti, tas nav par to, ka tu esi stūma. Nē, viņa uzreiz. Bet reizi, tas ir viņa kriticisms. Uzreiz viņa stāstīja, es esmu stūma. Es aizraujos, ar ko es aizraujos? Tātad man interesē. Tu viņam prasa? Es aizraujos ar Ziemeļamerikas šāmanu. Man ļoti patīk. Tas Maikls Hārners ir bišķi sagrābstījis no dažādām Ziemeļamerikas indiāņu šamanismu tradīcijām. Viņš ir salicis to globālo pasaules redzējumu, bet tad visu to sistēmu viņš bišķiņi ir salicis tādā savā redzējumā. Un es mācījos pie Stevena Šmita, tāds viens amerikānis, kurš brauc uz transpersonāļu psiholoģijas institūtu, tur mācīt studentus. Es kā biedrs biju, es nebiju students, es nevaru nekur būt, jo man var pēkšņi parot Saudi Arābijas princis, ka jāizklēdē princeses un es skrienu. Lūk, tas man interesē, un tad mēs tā dombiedru grupu satiekamies, paceļojam kādreiz. Un man tas ļoti forši liekas. Es kā reiz pirms tam stāstīju, ka bija interesanti, ka šodien pirms doties ārā, es jau durvis aiztaisīju cietu, domāju, es durvis aiztaisīju šodien pie jums skrienot, es jau zinu, ka mēs kavējam, un es aiztaisu durvis cietu, saku, es gribu kaut ko matos iespraust, man patīk galvā saspraust kaut ko. Un es domāju, es gribu iespraust savu es gribu iespraust spalviņu, jo mans iepriekšējais spēka dzīvnieks bija pāvs, kad viņš mācīja man sevi iemīlēt, mācīties ar sevi nevis kritizēt, bet lepoties. Man pāvs bija mans skolotājs. Es nezinu, vai viņš man kaut ko iemācīja, gan jau iemācīja. Lūk, un es domāju, iespraudīšu šo pāvs spalviņu. Un es skrēju, bet viņš tur nestāvēja, kur parasti stāvēja vāzītē. Un tad es domāju, labi, skrienu. Bet man tik bija āķis lupā atrast. Un skatos, atnāk un uz galda ir pāviņš, vai ne? Kaut kur mēs un tu saproti. Tu saproti, kā to izkalkulēt matemātiski, kā tas darbojās. Lūk, Ziemeļamerikas indiāņu šamanisms man ļoti... Kas tev palūkas to šamanismu? Jā, šitā, man patīk rokdarbi visādi arī. Mēs taču ķeram tos impulsus. Es savukārt gāju tevi, es ķeru impulsus. Jā, vai ne? Viņš noķerās. Es nezinu, kvantu zinātne, kā viņu sauc. Tas ir tā ezotēriskajā, tā ir kvantu lauks darbojās. Jā, ka tu kaut kas pasaki ievēl. pāvs. Ja tu saki pāvs,
Jā. Jā. Un te viņš ir materializējis. Vai ne? Nu, jā. Jā. Vēl man patīk, es taču izmācījos savu laiku par apģērbu modelētāju. Arī. Jā, man ļoti patīk vispār modelēt un mēģināt arī visādas tērpu kombinācijas darīt. Un tā. Bet man patīk arī, kad citi to dara. Nu, es ar prieku iegādājos ar citu cilvēku modelētas darbus, jo tās ir jaunas idejas, jaunas enerģijas. Tā kā maiturībnieks, kad es izmācījos, mēs jau tur visādas ar smiltīm veidojām dažādas smilšu kombinācijas. Man vienmēr gribējās darīt kaut kā savādāk nekā citi. Es, man liekas, Latvijā pirmā sāku ar smilšu krāsotām smiltīm. Es izdomāju pati, kā krāsot smilts. Es pat nebiju pat ceļojis nekur, es vēl nezināju. Es vienkārši nolasīju no lauka, ka ir tāda tehnika. Nebija jau arī interneta tajā laikā, ka es to darīju gadus 35 atpakaļ. Vēl neviens to tā īsti nedarīja, un es pati izdomāju, kā ar gošas krāsām krāsot, ar temperes, vai kas tās bija krāsām, lai nesmērējās, un kā es tur taisīju visu tās gleznas, un kā es tur bēru. Es pat nezināju, kad vispār budistu mūka taisa tādas mandalas. Tas man viss kaut kur vienkārši atnāca. Un es biju beigies pionieris, kad savu laiku tehnikumā, un ka es kaut ko tādu, kas tas tā, smilts krāsots? Kad viņi pirmo reizi daudz cilvēku redzēja kaut ko tādu. Tad man bija tehnikumā arī universitātēs maitrībnieks beidzu. Kultūras vēstures skolotājs un maitrībnieks. Mums bija jāpina klūgu groziņi. Man klūgu groziņi, tas ir forši, ok, es uzpīšu, bet es gribu kaut ko vēl savādāk. Es gribu kaut ko bišķi savādāk. Un tad es padzirdēju, ka Latvijā ir viena vienīga, tas tajā laikā, tagad gan jau, ka ir vairāk, viena vienīgie, kas ar bērnu stāstīm strādā. Tā nav īsti, tā laikam no Krievijas puses nāk kā materiāls un tehnika. Un man teica, viņi tev nemācīs, viņi nemāc nevienam. Nē. Es teicu, es pamēģināšu, nepamēģināšu, neuzzināšu. Es aizgāju viņam pieņemt, es pie viņiem iemācījos, kā ar bērnu stāstīt. Man patika visu tur ieļot pirms tam un tā. Tas bērnu stāsts, viņš tagad tāda ādas, tāda grozi, un tas tik forši. Nu jā, tā kā man patīk ar rokām kaut ko radīt. Tagad es biju priecīgi aizskriet, uztaisīt no šādiem brīnišķīgiem kristāliņiem, saules ķērāņus, visādiem krāsēm. Es jau jūtu, ka man vajag sarkanu tur iepīt un tā. Man patīk radīt ar savām rokām kaut ko. Pafantazēt, modelēt tās lietiņas. Man patīk komunicēt. Mans hobijs ir arī, man patīk komunicēt ar cilvēkiem. Patīk iepazīt jaunus cilvēkus. Man patīk vērot. Es baigi bieži, es tagad tāds Češīras kaķis. Es ļoti bieži visur, kur eju viena pati, tāpēc, ka mums ir atšķirīgs intereses ar Niko. Viņš man nenāk līdzi, un es arī par to nepārdzīvoju. Es arī neaicinu īsti tā nemaz meitenes līdzi. Es viena pati kaut kur eju, jo man patīk kā Češīras kaķim tā. Es parādos. Ja ir, kad man patīk, tad es papaldos tajā visā, tad es pazūdu. Es, teiksim, nemīlu, kad man pievieno kaut kādām grupām, es tāds izdzēšos. Piemēram, kaut kas ir, tāpēc, ka es negribu būt kaut kur pieskaitāma. Es gribu būt nepieskaitāma. Es gribu tā, kad skaķis, kurš iet, kur tā. Mūzika, protams, es taču no bērnības jau dziedāju visos ansambļos, knīpas un knauķi un pīlēni un urdeviņas un konkurss, ko tu proti, un skolas ansamblis un koris Vecrīga. Es arī būtu proti, Mazputniņā dziedāju. Es atceros Mazputniņu, tādu, jā. Svārmanītē 3 gados skatos vien pat. Starp citu, kāpēc? Tā tādas tās manas visādas intereses. Starp citu, man arī daudz patīk. Muzika man arī patīk dziedāt. Jā, bet es nevaru darīt ar viņa. Kāpēc viņa, kā vienmēr, ir tik kritiskā uz viņa un uz visu. Tu nevari klūdi maza. Es zinu, es neesmu dziedātāja, man tikai patīk. Es zinu, ka es dziedu, būs kļūda. Tā kā valoda, tas pat kā valoda. Tas ir tas trešais. Un mēs mēģinām, bet visa katram reizi. Nē, šita nav pareizi, nē, tas nav pareizi, nē, tagad, pagaid. Tas ir, kāpēc es nedarīju. Labi, tev ir tālā sistēmā, tālā domā, dari tā. Tas pat kā es gribu darīt, piemēram. Kāpēc mēs esam, un šitā mēs esam dažādi, bet viņa ir autokritika ir palielā un, tur ir daudz, ka nevar. Bet manā koncertā mēs uzdziedāsim duetā. Labi, varbūt. Mēs vēl runā par tādu tēmu. Kāpēc vispār nevar viņa? Koķiķi. No perfekcionismu jātiek vaļā, tad jau aizies pavisam brīvi, ne? Stālēt. Jo Vēl kas man patīk dzīvnieki. Ak, Dievs, kā es mīlu dzīvnieks. Es tā mīlu dzīvnieks. Man jāatzīst, ka es dzīvnieks mīlu vairāk par cilvēkiem. Nē, es cilvēkus mīlu ļoti.
bet dzīvniekus vēl vairāk. Es vispār gribēju strādāt, es bērnībā visu piedodu, ka es tev pārtraucu. Man nebija nekāda beigās. Ka es Džeraldu Darālu visas grāmatas izlasīju, visas, ak, Dievs, mana ģimene un citi zvēri, un visas šitās foršās grāmatas. Kā viņš aprakstīja tādu humoru, visus tos dzīvniekus. Man tā gribētos būt kaut kādā, kas strādā ar dzīvniekiem. Es varētu būt dzīvnieku psihologs arī. Man patīk. Dzīvnieku psihologs. Vispār es skatījos tā viena sieviete, kur iegāja tur mežā pie kaut kādiem orangutānu ģimenes, viņi tur dzīvoja mēnesi, viņam līdzās, kamēr viņu pieņēma barā. Man tas būtu diezgan interesanti saprast, kas tur notiek. Ja baigi interesanti, ka klausos tas šamanisms. Jā. Tur ir tie dzīvnieki, tajā šamanismā, kas arī ir tur apakšā. Un redz, un dzīvnieki atkal. Un dzīvnieki tev tur patīk. Un kanjons, es vienkārši, kad pirmkārt, es nebiju īstā skatījusies, kāds kanjons izstās, bet es arī skaidri zināju, kā viņš izskatās, kad es ieraudzīju. Es šeit esmu bijusi. Es vīram teicu, ka manas pelnas man nevajag kaut kur norakt, ierakt, lai kāds tur tagad iet tur rakt zemi, kā tur mēnesi. Ka vajag kanjonā izbērt. Bet kanjonu, ko tu sauc par kanjonu? Lielo kanjonu? Jā, Lielo kanjonu Amerikā, jā. Jā, un kas tev tur saista? Enerģētiski, man tur saista. Vispār man indiāņi saista. Es taču esmu Ziemeļamerikāņu indiāņu fans. Es organizēju indiāņu nometnes bērniem, kur es teicu, ka es ap likām kājām 3 mēnešus pa mežu dzīvoju. Mēs organizējām Ziemeļamerikas indiāņu. Pirms es vēl ar neko iepazinos, es biju izstrādājis tādu spēli, izrādi par Ziemeļamerikas indiāņiem, kur mēs ar draudzeni, detektīvu romānu rakstnieku Andru Kolberga, slavenā kuilas tur un sieviete, kas tur bija. Ar viņa meitu mēs taču abas kā indiānietes saģērbāmies un devāmies pa skolām, pa visām Latvijas skolām braukājām un caur spēli izrādi mēs mācījām par Ziemeļamerikas indiāņu cilšu atšķirīgajām kultūrām un žestu valodas un visu kaut ko. Man vienkārši interesanti Amerika kanjons, tāpēc, ka tagad man bija 18 gadi. Es 16 gados vispār angliski nerunāju, bet 18 gados, tas bija janvāris, kaut kāds 99. vai 98. gads, neatceros. Un es lidoju uz Ameriku pirmo reizi dzīvē. Esmu uzņemts Ziemeļarizonas universitātē, kas atrodas Flagstaff, ir tā pilsēta Flagstaff. Tur, kur šitais Forrests Gumps iekāpa sūdā. Flagstaffā iekāpa sūdā. Jā, tur skrienot, jā, un tas bija smieklīgais tās. Un es nolaižos Phoenixā, un tur ir janvāris, bet ārā ir plus 20 grādi. 2 stundas vēlāk sākt snikt. Mēs braucam augšā uz Flagstaff, tur kalnos augšā, jā. Vienkārši arī tur ir, Arizona, tur ir kanjons. Jā, tur tās visas vietas, un tā ir pirmā vieta, kur es nonācu, un tu pa indiāņiem runā, un tu pa to šamanismu tradīciju, jā. Kāpēc uz turieni vēl? Kā tev tas viss sākās? Kā tu par to sāki? Kas tev radīja to impulsu? No 11 gadiem vienkārši es jūtu indiāņu. Es piemēram dzirdu, kaut kur man bija tā laime jau tādos 11 gados kaut kur dzirdēt autentiskos indiāņu dziedājumus. Tos viss. Šitos te kur. Un es viņos jūtu, un es jūtu. Jā, un es jūtu, ka tas ir, ka manai, es uzlieku mājās, kā es sen jau, es vairs tagad nelieku, tos kaseti, man bija kasetē, Viko teica, kas viņam visiem vēders sāpes slēdz. Un es jūtu vienkārši manējie. Es dejoju līdzi un visu šito te saules deju un visu šitos te, man tas kaut kā tādu. Man arī tā viņu taisnīguma izjūta, tā indiāņu filozofija, viss tā pasaules redzējums, tā vienotība un mīlestība ar dabu. Un tas, tiešām tas godīgums, taisnīgums, tas viss man ir pilnīgi, man paspalvai. Jā, man tas ļoti jūtos kaut kā ar to tā ļoti organiski. Jā. Lūk, tā kā, es domāju, ka iepriekšējā dzīvē es esmu bijis Ziemeļamerikas indiāns. Vienā no kaut kādām. Man nāk šis jautājums, tāds, viņš kaut vairākas reizes nākšies. Kā jūs redzat, kas mēs te vispār esam, ko mēs te darām? Te uz zemes. Redz, es jau tāda blondīne, ja? Baigā blondīne, tikko kā par indiāņiem un par Nē, es domāju, ka Dievs, tas Dieva enerģija, mīlestības enerģija, viss tas impuls, viņš tā žing, ir izdomājis, kā caur mums realizēties. Viņam pašam interesanti, un tā viņš sadalījies ir visos mūsos, ka mūsos ir tā dievišķā dzirksts, un tad mēs te gūstam to pieredzi un evolucionējam.
kļūdamies un kļūstam kaut kur labāki, kaut kur sliktāki. Nu tā. Tas jums ir kopīgs? Domāju, ka nē. Nē, es nepaprasīju mani tik daudz. Speciāli es nepaprasīju mani jautājums, ar kuru es nevaru atbildēt. Nu, tas ir, es varu domāt, varbūt tā ir taisnība, varbūt šita ir taisnība, varbūt, bet man nav atbilde par tādā. Tu man šorīt stāstīji pie brokastiem, viņš man stāstīja par mitoloģiju, grieķu mitoloģijas pirmsākumu. Viena lieta, ka es ļoti labi zinu, un tas ir pareizi, tas nav mana doma, tā ir pareizi, ir tā kā mēs kā human being, no, cilvēki, mēs ļoti daudz rakstī par reliģijā, par tā kā mēs domā. Nu, šita bija stāta, bet tā bija viss nāc no cilvēka. Mēs radām visādas teorijas, mēs visa radām teorija, visa reliģija, programmas. Tā ir rakstīja no cilvēka. Tas nenāca no Dievs, bet nāca no cilvēka. No cilvēka rakstīja par Dievs. Un tas ir, kāpēc daudz reliģija, vai tu paņem saliec līdz visiem kopā, ir ļoti līdzīgi viens otrā. Šodien es tikai runa par tādu tēmu. Es stāstīju, daudz nezinu, bet es stāstīju, kāpēc Maija, viņa ir maza statueta no... Gaja, māte. Nē, Marija, viņa ir Marija. Es stāstīju, zini, tā bija laba doma, kāpēc es nāku no Itālijā, kur ir katolīcismi, tā bija labākā doma no katolīcismu. Paņem no cita reliģija, piemēram, māte. Māte ir viena figūra, ka ir ļoti populāra arī pirms katoli, pirms arī ebreji, vispār no sena laika, no Grieķijā, Džēja bija zeme, zemes dieviete, jā. Tā kā māte, tā kā sieva, tas ir populāri. Zeme ir sieviete. Un viņi stāstīja, kā mēs darām tagad, vai mēs gribam paņemt visiem no mūsu pusē. Reizi viņi ir māte, jā, protams, rekur ir Marija arī ir māte, rekur ir, tā. Tas ir, kāpēc tur ir daudz pa labi vai pa kreisi, viņi nāc kopā un tas ir tici vai netici. Tikai tā, tici vai netici. Nekas pretī, viena vai otra pozīcija. Man nav nekas pretī, vai tu tici, man nav nekas pretī, vai tu netici. Tas ir pilnīgi brīvs. Bet ko tu domā? Bet tā kā es domāju, ir tā, ka ir pa daudz, kā es reizoju, ir pa daudz raksti no mūsu, no cilvēka. Tas nav Dievs vārds, ir kaut kas, kā mēs raksti. Es nereizu līdz šodien kaut kas, par kur man ir apgaismība. Jā, illuminazione, apgaismība. Tā nav tāda input, kad, tā ir kaut kas, kā vispār ir, Es tikai varu stāstīt, ka es nevaru atbildēt tādā jautājums. Tas nav manā, es varu tikai vai tici, vai netici. Man nav, zini... Kāda ir tā sajūta? Jā, man nav nekas, es domāju, ka, protams, ka tur ir daudz, ka vispār mēs nesaprotam, un ka mēs nezinām, un varbūt mēs nevar saprast. Tur ir daudz, šis 100%. Bet vai tu man paprasi precīzi kās, es nevaru atbildēt. Ir tā, tur bija viens svētais, Sant Agustino. Svētais Augustīns. Jā, Sant Agustīns ir viens no manā mīļākā. Kāpēc viņš bija, pirms viņš nebija, viņš ļoti vēl sakot māciet, un ļoti vēl, viņš nebija katolisks sākumā. Tikai uz 40 gadiem kaut kas, ļoti vēl viņš mainīt, uzreiz viņš bija gaismā, Un viņš rakstīja par dažādu tēmu, un viena tēma, par kuru viņš rakstīja, ir laika. Viņš rakstīja, kas tas ir laiks? Kas tas ir laiks? Un viņš atbilda, vai es nedomāju, es nepaprasīju manis, kas tas ir laiks. Es zinu, kas tas ir. Bet reize, kā es saku, paprasīju manis, kas tas ir laiks, es nevaru atbildēt. Tā nozīmē, ir kaut kas, man ir koncepts, man ir iekšā, bet atbildē man... Es nevaru dodēt tādu. Tev ir sajūta. Jā, tas ir, nevar aprakstīt vārdos. Jā, bet tu nevar stāstīt. Tas ir kāpēc, kur ir, kā tu domā. Es domāju, ka jā, kaut kas ir. Bet vai es gribu stāstīt, kas nenāk tā? Kā tu domā? Tā ir ļoti grūti. Es varu stāstīt, kā man patīk varbūt. Es varu stāstīt, kā būs mukāk, kā būs interesāk. Bet tas ir taisnība. Es varu stāstīt tikai personīgi, bet kur ir taisnība? Es nevaru stāstīt, šeit ir taisnība. Es varu klausīs, kas visiem citi stāsti.
Bet te nevar sarti tu vai tu. Nu, es varu tikai klausīt. Tas ir, es domāju, ka visi, laika, ka mēs visiem sākot domāt tā, nebūs strīdam par reliģijā, bet tā ir, zini, sapnis, tā. Laika, ka visiem sākot, labi, tas ir manā, kā es jūtu, kā es domāju. Bija reiz cilvēks viens, kurš teica, I have a dream. Nu jā, jā. Man liekas, ka tādi ir bijuši daudz cilvēki, kas ir gājuši un teikuši, man ir sapnis. Nu jā. Es tagad lasu seno maģijas grāmatu, šī tik biezu grāmatu. Maģijas vēsturi kā tāda. Un tur viss kaut kas tur kā šitie te gan babilonieši, kā tur tās pirmās maģijas liecības, gan tur, visi. Un viens tur cilvēks, es neatceros, kas bija viņa vārds, viņš ir pierakstījis, kā eņģeļi runā. Viņš saprot, viņš zina, viņš dzird viņus, un viņš ir pierakstījis, un viņi diktē, viņš ir pierakstījis eņģeļu alfabētu. Visādiem krustiņu bumbiņām galos. Ej un pasaka, ka tas tā nav. Jā, ej un pasaka, ka tas tā nav. Tas baigās, man ļoti patīk tas, ko Enrico teica par to, ka tas viss, kas ir bijis pierakstīts, ir tik daudzreiz pierakstīts. Un, kā, ja tu esi meklējis un skaties tos jautājumus, tā ir. Mēs nevaram pateikt kas ir patiesība. Pasaki man vienu, jo problēma sākās, kā es to šobrīd saprotu un kā es to jūtu. Tajā brīdī, kad mēs sākam pateikt, šī ir vienīgā patiesība, šis ir vienīgais virziens un vienīgais veids. Un man liekas, ka tajā brīdī tev ir tik burvīga ideja, tajā, ka mēs sāksim, klausies, es jūtu šādi. Nu jā. Kā tu jūti? Kā tu jūti? Atšķirības, jā. Un tas arī viss, jo tā, šobrīd tā sajūta, kas es arī esmu pētījis tos senos visus tos rakstus, un ir dažas hipotēzes tiek izvirzītas, tāpat babilonieši. Senie tur tāda tēma Anunnaki. Ar Anunnaki vai nē. Divi brāļi, Enki un Enlils, kuri atnāca. Un tur ir dieviete arī Tiamata, kas sadusmojās uz visiem. Un uzlaida to visu gaisā. Viņu tur novāca. Un pēc tam tas viss tika pakārtots vīriešiem. Un ka māte zeme, mēs dzīvojam sievietē iekšā. Tur daudz tās dažādas teorijas par to visu. Un viena no hipotēzēm arī ir, ka šis projekts, kas ir cilvēks. Jo kā to arī Bergforš pateica par to, ka Dievs, viņš tā grib iepazīt pats sevi, un tāpēc viņš sevi ir sadalījis katrā no mums to dievišķo dzirksti ir ielicis iekšā. Un viņš to tajā visā ir ielicis to iekšā. Un šis ir vēl viens projekts, un viņi pat saka, tas varētu būt 7. projekts šeit uz zemes. Jo tas pašas piramīdas, kur mēs arī bijām, un tas, kas ir palicis, šobrīd jau zinātne saka, ka nevar uzbūvēt. Mums nav tehnoloģiju, kas var uzbūvēt piramīdas. Ir vēl daudz jātājums. Mums būtu ļoti stulbi šobrīd domāt, ka mēs te esam vienīgie unikāli, un pirms mums nekas nav bijis. Bet starp citu, par tādā tēmā, par kur mēs runāsim no rītā, ir kaut kas, kā vispār nedaudz runā. Bet tas man ir, vai tu man paprasi, kas man interesē. Es stāstīju dāci, sākumā bija tā, tu zini, ka no Grieķijas, senā Grieķija bija Kronos. Kronos bija pirms Zeus. Viņa Kronos bija primāra dievs, un Kronos ir laika un kaus. Dievs par laika un kaus. Un viņa sieva bija Džeja, Zeme. Un viņa mitoloģija, kā arī senā Eģipte. Arī senā Eģipte ir čūska, kaus, čūska. Bet visa mitoloģija, praktiski visa reliģija un visa mitoloģija stāstīja, ka sākumā bija kaus, un pēc tam sākot civilizācija. Pirms katoliskā arī ebreji, tas ir no senā Old Testament, vecā senās testamenta. In principio era il caos, sākumā bija kaus. Tas ir pirmā sākumā no vecā testamenta. Sākumā bija kaos. Un tas ir no reliģija, bet vai tu skati uz zinātni? Teorija šodien viena no vairāk akreditēta teorijā ir Big Bang. Big Bang teorijā, un tur ir lielākā daļa scientisti. Zina. Kā tici, ka tas ir tuvāka realitāte. Mēs nezinām, vai tā ir vai ne, bet lielākā daļa. Un Big Bang teorija arī stāstīja, ka sākumā bija nekas, bija kaos, un pēc tam sākot
Big Bang un sāpēties. Tā nozīmē, ka no viena puse vai no otra, vai tu skati no zinātne, kur vispār, vai no reliģija, vienalga abi divi stāsti viena lieta. Tas ir, ka sākumā bija tā un pēc tā. Bet tas ir interesanti, ka pēc viena teorija ir ļoti sena, ļoti veca, no 1000 vai daži 1000 gadi sena. Otra ir modernāka, no Big Bang ir modernā teorija. Bet abi divi ir ļoti līdzīgi. Tad nav tā, ka viena stāsts ir pilnīgi melna un otra pilnīgi balta. Viņa ir apmēram abi divi spēlē kā krāsa. Uz viena. Tas ir ļoti interesanti, ka pēc vienalga, no kura puse tu skati, teoretiski, teorija ir viena, un tas ir ļoti interesanti. Bet, kā būtu tieši tas, saliekot to visu kopā, to diskursu, kurā mēs te aizējām? Es nedzirdēju, ko Ines domā. Ines vēro, viņa savilks kopā to konsensus. Es gribētu dzirdēt, kā Ines domā, kas te mums ir. Kas mēs esam, ko mēs te darām. Jo tas Big Bang, tas Big Bang, tas notiek. Tur tas Big Bang notiek divos. Starp sievieti un vīrieti. Que Big Bang, come tu gājai madre, house Jā. Tā ir. Un tas Dievs ir ielicis to dzirksti katrā no mums. Tas prāts, viņš tur meklē tur ārpusē, tur atbildi. Teorija šitāda, tur tas. Realitāte notiek te, mirklī. Divi satiekas. Es vispār redzu ļoti vienkārši to visu. Tāpat kā priekš maniem svētā trīsvienība ir mans gars, dvēsele un ķermenis, ļoti vienkārši. Mans gars sūta idejas, dvēsele to šeit caur jūtām izdzīvo un ķermenis realizē. Galīgi vienkārši. Tāpat arī vīrietis un sieviete manās sajūtās. Ir mikromodelis makromodelim. Tāpēc man tā sajūta, ka viss rodas no diviem, arī makro. Tur tas nav miesās vīrietis un sieviete, bet tās ir kaut kādas divas enerģijas, kuras... Tas, ko sākumā teicu, jo man patīk tas, kā kvanta pievākās, kvantu tās boļiņas, kā viņas dejo. Priekš manīm tas ir tas, no kā viss rodas, un tā tad veidojās kaut kas magnētisks, no kā kaut kas rodās. Tā tad lielākais spēks, kas kaut ko rada, ir jūtas. Vai jūtas var izskaidrot? Pamēģini pateikt vārdiem to, ko tu jūtas, nevar izskaidrot. Jo man ir tā, man tas caur glaznošanu viss notiek. Tad, kad man ir lielas jūtas, tur nav laika, es to saucu par bezlaiku. Pazūd laiks. Vienkārši pazūd laiks, jūs arī, kad radat, jūs zināt, ir bezlaiks. Pazūd laiks un telpa. Vienkārši nav. Kad tu saki, pat aizmers vispār. Ir bezlaiks, es nejūtu, nesavu fizisko ķermeni. Ir vienkārši kaut kāds jūtu kopums, kurā no manis kaut kas rodas. Es pat nevaru to pēc tam pateikt, jo tad, kad man ir dziļas jūtas, es nevaru parunāt. Nav. Es pat pierakstīt to nevaru. Un man ļoti patīk, ka tie, kas lasējuši skanošos ciedrus, Anastāsija ļoti labi apraksta. Man ļoti patīk tas, jo tas ir tas, ko es tā kā dzīvē piedzīvoju, tā, ka es to izlasīju un kā tā uzrakstīts tieši. Viņi saka, visi vēlās atklāt noslēpumu. Kā tad Dievs to ir radījis? Bet lielākais noslēpums ir tas, ka Dievs to nezina. Jo tad, kad jūs kaut ko radat, vai jūs atceraties, kurā rokā jūs turējāt totu, kā jūs uzjaucāt to krāsu, kā tu tur darīji tā, ka tas beigās radās. Nav radoša enerģija, nav nekāda formula. Viņa vienkārši, tas rodās no jūtām un rodās. Un tad, man liekas, tās divas enerģijas, vīrietis un sieviete, un kā rodās dzīvība. Tā ir princips. Jūsu projekti, viņi rodās, jūs varat to baigi izskaidrot. Tas ir princips. No universa, kāpēc reizi tu runā par vai tu skati vispār pa visu, vai atoma, minimā, vai saule un vai univers.
ir vienalga kustās. Kaut kas, ka nāc par inki, tas ir man tāda sajūta, ka aplis ir noslēdzies. Mēs sākām ar kaķīti krēslā, mēs noslēdzam ar kaķīti krēslā. Mēs esam izrunājuši no cilvēciskām attiecībām līdz pasaules radīšanai, no vīrišķo un sievišķo. Man liekas, ka aplis ir noslēdzies. Viņš nenāca pie mani, redzi? Viņš nāca pie tevi. Tas ir mūsu trešais apāvīts. Lūk, tādēļ es to visu saredzu no mikro uz makro. Viss ir viens. Es to tā saredzu. Zini kā, man liekas, tas aplis noslēgsies. Aplis slēdzās. Viņš virsās. Viņš slēdzās, jā. Tāpēc, ka tas, ko mēs secinājām katrā, ir baigi lielās lietas. Kopsaucējs ir tas dzirksts iekšā. Jā. Un tas, ka, zini kā, mēs arī pacēlās jautājums, ka tevī tā dzirksts ir iekšā. Ka pats Dievs, kā Ines teica, viņš nezina, kā viņš to dara. Ja, kad ir tas mistiskais elements tajā visā, tā nezināšana. Un tur nav perfekts vai neperfekts. Un tajā dzirkstī tas perfekcionisms ir pilnīgi liekas. Man liekas, tā kā apļa noslēgumā jautājumi, man liekas, būtu baigi foršiem. Ko Enriko gribētu vēl tādu, šitā iegriezt un uzradīt? Ko tu gribētu tādu? Jā. Ko jūs kopā gribētu uzradīt? Kas būtu tāda lielā lieta, kur ir tā? Tas ir tā, uz ko tu dedz, tu domā, šito es gribu. Zini kas, es domāju, ka apmēram par tāda tēma, es stāstīju Dācē, kāda mēnesis apakaļ. Zini, mēs esam trešā daļa no mūsu dzīve. No dzīve ir trīs daļa. Tas ir jaunībā, apmēram līdz 20-25, ka ir laika, kur tu meklēt tavā mērķis, galvana vai viena no galvana mērķis un tā tālāk. Pēc tam tev ir adult, primāra dzīve, apmēram līdz 50, no 25 līdz 50, apmēram, kur tu realizē tāda sapni un tu atrod tāda mērķis un tu realizēt un strādā un bla bla, tas ir. Un pēc tam ir trešā dāla, trešā dzīve. Tā apmēram līdz 70, 80, tas mainīt pret mums visiem. Kur tu baudi tāda mērķis? Tātad mēs tikai tagad sākot mūsu trešā dāla, trešā dzīve. Un tagad, kāpēc viņa man stāstīja, es negribu vairāk strādāt tik daudz, es gribu bišķiņa, stāstīja, tagad ir mūsu trešā dzīve, ir laika, kur tagad mēs varam bišķiņ lēni pa lēni sākot baudi mūsu augļus. Jā, kā mūsu mērķi, kā mēs atrodam. Jūs 30 gadus jau esat darījuši. Jā, baudīt to, ko esam sarukuši. Jā, mums ir tāda teātri. Labāk, ka šitu mums arī nevajadzīgi. Tas ir vispār īsta teātri. Tas nav mūsu mājas stūrī vai zem. Man bija pagrabs, tā kā es strādāju Itālijā ar kompāniju, mēs atrodam zem pagrabstāvā, ar skatu un tā tālāk. Māja mums bija, tagad mums ir īsta teātri. Tagad ir laika, ar kur mēs var bišķiņ garš arī tāda, izgaršot. Mums ir teātri, mums vajadzīgi baudīt tāda teātri, arī mūsu šovu. Piemēram, tāda koncerta. Bet arī šovu, es uzreiz sagatavoju divi jauni šovs ar citu, 13 un hipnozis. Un man ir arī vēl citiem, ka man ir galva un puse man ir māja. Viņš ražo. Jā, man ir māja vēl tur, pusgatavi. Tā nozīmē, ka nākotnē būs, tas ir arī mūsu dāla no mūsu interesi un darbs kopā. Tas ir teātri. Otrā ir Bāli, mūsu villa Bāli. Protams, mēs gribam arī izīrēt, kāpēc tas mums vajadzīgi arī maksā. Bet mums vajadzīgi arī nāc tur un bišķi baudīt tāda dzīve Bāli un brīvībā un tā saule un tā tālāk. Tagad ir laika, kur mēs var sākt varbūt strādāt mazāk, bet vai mēs strādāt arī tikai, kā mums patīk. Es dažādi reizes stāstīju Dācē, viņa man stāstīja, mums paprasti šito, vajadzīgi vai negad, vai stāstīja, zini kas, vai nav interesanti, vai ir mazāk interese, bet nav samaksā, nepaņem. Vai tu paņem maza samaksā, bet ir ļoti interesanti, vai maza interese, bet ļoti labi samaksā. Vai neviena, ne otru nepaņem. Tagad vajadzīgi bišķiņ vairāk brīvībā. Tas ir man ir mērķis. Labākā, bišķiņ baudīt vairāk dzīvi. Es arī gribu baudīt vairāk dzīvi. Es gribu baudīt vairāk par savu veselību, vairāk parūpēties, stiprināties, relaksēties un dziedāt, mēģināt mācīties un koncertu uztaisīt. Koncertu, tādu skaistu koncertu.
Disku izdot, jā. Nu tā. Plati. Platīna zelta disku. Nu tā, mūzikā realizēties laikam jau. Jā, noteikti. Lūk, tik vien. Tik vien. Tik vien. Ko tu gribētu? Baudīt dzīvi arī ir baigi labais plāns. Jo tam ir vajadzīgs liela drosme un daudz atslābuma enerģijas. Jo to es pamanu, mēs visi gribam mums vairāk laika, bet man tas, tas skaidrs rodās tad, kad sieviete spēja atslābt, un tad viņai manifestējas viss daudz foršāk. Tas, ko es mācos. Jo es vairāk iekaifoju, vienkārši daru to, kas man patīk, jo man vairāk atnāk gan līdzekļi, gan arī brīvā laika kaifam. Tas kaut kāds paradoks, kā sievietes īstenībā to dara. Lūk, tāpēc es tev arī Dacīt novēlu, lai tev ir daudz kaifa priekš sevis, un tad tu varēsi nestrādāt, bet tik un tā nāks līdzekļi. Jā, labs plāniņš, paldies. Tā, un veselība tad notiks pati no sevis. Jā. Tādēļ, ka tad tu darīsi to, ko tu gribi, tev nāks līdzekļi, tev būs kaifs. Un tā bioķīmija, tā prieka bioķīmija, viņa ir viņa apgrozīs. pašdziedinoša. Teoriju mēs visu zinām. Vai nē, jo es no stresiem, zinu kā streso un kuņģis uzreiz jau norēģēju. Jo es arī, es domāju par to, es domāju bieži par sievieti. Mums tā kā ielikts tas, ka sieviete, mums vīrišķīgi iemācīts īstenībā to darīt. Jā, lemšana, darīšana, tur izsist, tur darīt, ņemties, strādāt. Es to varu, es daru. Jā, es varu, es daru. Un tad, kad es sāku glasnot, man caur to es ļoti daudz ievēroju, ka es varu maz strādāt un nopelnīt. Maz strādāt, tas ir, tā kā es 16 stundas atspēju gleznas, es nejūtu, ka es strādāju. Jā. Man liekas, ka es to redzēju un šito piedzīvoju. Un tā man bija, un šitā bija, un es vienkārši lidoju pa māju. Un man tā kā smadzenes, tā, kas ir iemācījusies strādāt, man saka, ko tu tagad dari? Tu tā kā nav tā kā pelnējis. Un tā sajūta ir tik kaifīga, ka es saprotu, ka es baudu dzīvi un saņemu par to līdzekļus. Vai ne? Tas ir kaifīgi. Jā, bet tā pašā laikā tas ir ļoti tā kā dziļi iedarbīgs darbs, ko es daru. Tu pieminēji to savu šamani, ja? Man patīk kā detektīva milgi klusēt un tad savēl kaut kādu rezumē. Man tā kā šeit. Tāpēc es aizrāvos ar jūsu stāstiem, tāpēc man patīk. Tā kā vērot, skatīties, kā jums tas notiek. Mums ir tas notiek, es esmu tas, kas tā, man atnāk jautājums, es uzdodu to jautājumu, un es jau jūtu, ka viņa vēro tajā brīdī, jo mans jautājums izraisa kaut kādu reakciju. Vīrietis izraisa kaut kādu kustību, dinamiku, ja vīrietis iekustina. Un tagad ir man savukārt ir to enerģiju, jā, un tad man ir jo es nezinu, kur viņš aizvedīs, jā. Plūsmas rezumē pēc tam beigās sanāk. Ko es teicu? Par to, ka tu vēroji tās mūsu sarunas un ka tev ir interesanti. Par to šamani es teicu. Lūk, un tas mans kaifs iedarbina ļoti lielu lauku. Tā kā tās dzīvās gleznas, tas ir būtībā enerģijas portāls, kas izdala kaut kādu attiecīgu lauku, tātad iedarbina telpā sinerģiju. Ja? Tas ir liels darbs, tādā enerģijas izpratnē. Bet man tas tik ļoti patīk, ka es no tā piepildos un atdodu. Lūk, un tas tavs šamanis noteikti, kas tur arī dejo, dzied. Viss šitas, tas ir tas, ko tev jādabū no sevis ārā, jo tad tev nekad nebūs sajūta, tu strādā, bet tas būs maksimāli vajadzīgs tieši visiem tiem, kuriem tu to dod. Saproti? Un tas nav par, Dacīt, tu esi forši, tu esi iedvesmotāji. Tas ir par to, ka tu to jaudu, tāpēc, ka tā jauda ir liela, ka tu to jaudu savāc te. Es jau viņu visu sadalu. Jā, un tad, kad tu viņu šitā savāksi un izdosi, tad būs tā. Jā. Tev un pārējiem arī, saprot. Tāpēc es tā kā novēlu, tev to tavu šamaņu deju, šamaņu dziesmu, visu, kas ar to saistīts, tāpēc, ka tā ir tava iekšējā informācija, kur grib izpausties. Man baigi patīk, kā tu teici,
es gribu būt savādā, ja? Vai es gribu būt nenormāls, negribu būt normāls. Tu kaut kā tā teici. Un tas ir tieši tas, Es negribu nekur iederēties. Jā. Es negribu nebūt kaut kam piesieta. Es gribu būt Češīras kaķis. Jā, parādās. Jā, tur. Un te ir kaķis. Tas ir tas, kas man vienmēr, es pat esmu vienmēr gribējusi, tā kā būt es, būt tas savādākais, būt tas nenormālais. Un es vienkārši, man tā patīk cilvēki, kas arī to meklē, ka viņi meklē to sevī, ka viņi grib būt tie savādākie, tie atšķirīgie. Lūk, tāpēc, jā, man patīk šis rezumē, man bija ļoti interesanti jūsos klausīties. Jūs, tā kā, tā individuāli spēcīgā, tā pašā laikā kopīgā un atšķirīgā enerģija. Tur ir tāda, tik daudz krāsu un tik kolorīts. Garšīgi. Jā, jūs esat garšīgi.